Pasaki to frāzi savā intonācijā, kā to parasti saka. Jā, svarīgi atcerēties, ka nekas šajā epizodē runātais nav jāuztver kā investīcija rekomendācija vai padoms. Katrs pats domā ar savu galvu un vērtē savus riskus. Ļoti labi. Perfekts iesākums. Čau visiem, čau podkāstā Zaišs, esmu Helmuts un šodien esmu īpaši sajūsmināts par mūsu tēmu, jo tas ir tas, par ko es nūģojos un vakaros lasu un skatos internetā visus šādus video un blogus. Tas, par ko mēs šodien runāsim, ir investīcijas un tieši nekustamais īpašums versus vērtspapīri, attiecīgi akcijas, obligācijas, ETF un viss, kas tāds. Un šodien pie mums katrai pusē savs pārstāvis. Un vērtspapīrus pārstāvēs diezgan labi zināmais latviešu, kā var pateikt, finanšu influenceris šobrīd. Tas tavs tituls, Kaspars Pēcinieks no Investoru kluba. Droši vien jā, tā var teikt. Finanšu coach. Coach nē. Ar coachiem tāda slikta slava. Bieži vien tie cilvēki, kas senāk neko lādzīgi nav izdarījuši, un viņi sāk coachot, bet Kaspars ir bijis riktīgs banku darbonis, portfolio menedžeris Blue Orange bankā, un tur viss ir kārtībā ar Kaspara CV, tā kā šis ir influenceris, kur ir jēga klausīties. Es tā ceru. Uz stundu noskaidrot. Un otrā pusē nekustamos īpašumus pārstāvēs mūsu podkāstā jau daudzas reizes bijušais Evalds Pavlovs, kurš ir Kiwi Real Estate partneris. Un cik gadus tu jau strādā tikai un vienīgi ar nekustamo īpašumu? 15 gadi būs, laikam, šogad tūlīt. Tā kā arī skin in the game un daudz, kas ir zināms. Un tad mēģināsim pretstatīt un saprast, ar ko no šī visa mēs varam ilgtermiņā kļūt bagāti vai uzturēt savu bagātību un kā tas notiek. Man arī būs sava atruna, ne tikai Kaspara populārā finanšu influencera atruna. Mana atruna ir tāda, ka mēs runāsim par investīcijām, nevis par, piemēram, spekulācijām vai kaut ko tādu. Ja mēs runājam par akciju pirkšanu un tam līdzīgi, tas nozīmē, ka mēs runājam par investēšanu ilgtermiņā, lai mēs būtu bagāti vecumdienās vai pēc daudziem gadiem, nevis lai mēs daytradot un kaut ko fiksi ātri nopirkt, lēti pārdot dārgi. Un, kad mēs runājam par investīcijām nekustamajos īpašumos, tieši tāpat. Mūsu mērķis ir runāt par ilgtermiņa ieguldījumiem, nevis flipošanu dzīvokļu vai kaut kādām izremontēšanām un ātrajām pārdošanām, bet īpašumiem, ko turēt ilgtermiņā. Tā, tad, kad tas ir izrunāts, un tā kā mūsu tēma ir viens versus otrs, es teiktu, ka jums jāiesāk katram ar savu tādu lišta runu un jāpastāsta, kas tad ir tā sfēra, ko jūs pārstāvat un kāpēc viņi ir tik sasodīti forši. Jāsāk, jā? Es varbūt gribu uzreiz mazliet citādāk iesākt, ja drīkst, par to, ka nevis to jomu, kuru pārstāv, bet to, ka tas versus, es jau zinu, tos tā forši virsrakstam ir, vai ne? Bet patiesībā, clickbaits. Jā, clickbaits, un tas ir vajadzīgs, jā, bet es reiz gribu iesākt to, ka īstenībā nav jau tas pret. Un, protams, ka no vienas puses ir tā, ka tev ir tie līdzekļi, protībā par jebkuru eiro, tā teikt, cīnās, ja kāda cita investīcija, vai visas investīcijas, kas vien ir iespējams. Ja. Bet no tāda skatu punkta atkal tu kā investors, tu atrod to, kas tev ir tas piemērotākais, ērtākais, labākais, atbilstošākais, kas atbilst tavām vērtībām, sajūtām, ar kuru tu vari ērti, komfortabli dzīvot. Un katrs no investīciju veidiem būs, kādam investoram tas būs vairāk pieejamāks un tam līdzīgi. Līdz ar to tad tajā versus, ja viens pret otru, es to varētu pagriezt tā, kādas ir tās priekšrocības, kas ir tie mīnusi un tam līdzīgi. Tieši tā, jūs būsiet advokāts katrs savai tēmai. Jā, un par investīcijām vērtspapīros, man liekas, ka viena lieta, ar ko ir jāiesāk, ir tas, ka vērtspapīri vēsturiski, ja mēs runājam tieši par akcijām, jau ieguldījumiem uzņēmumu kapitāla daļās, ja, bet caur biržām, tad, ja mēs pastāmies vēsturiskos datus, tad tas ir bijis viens no tiem ieguldījumu veidiem, kas ir spējis naudas līdzekļus vairot. Jo primārais uzdevums, manuprāt, tomēr būtu tāds, ka mēs to nopelnīto naudu, kur mēs parasti jau kaut kur citur nopelnam. Nav tā, ka mēs šodien sāksim kaut ko tiešām tur treidot un investēt ar 1000 eiro, un tad pēc 3 gadiem mēs būsim miljonāri. Ja. Tā ir sarežģīta un grūta profesija, kas izdodas tikai dažiem. Tā ir cita spēle, bet ja mēs runājam par tā tiešām ilgtermiņa investēšanu, tad tomēr parasti to naudu iegūst citos veidos. Darbā nopelni, biznesu pārdod nopelni, mantojumu vienalga. Ja, un tad primārais uzdevums ir naudu nezaudēt. Nākamais uzdevums ir saglabāt pirktspēju.
Un tad trešais ir to naudas līdzekļus vairot. Kādi ir tie instrumenti, kurus mēs varam izmantot? Ja mēs runājam par vērtspapīriem, tad tipiski to pirmo nezaudēšanu un mēs varam visticamāk nosakt ar kaut kādiem ļoti drošajiem valstu parādzīmēm vai, piemēram, Latvijā krājobligācijas. Kaut ko no inflācijas varbūt mēs tur varam nosakt, bet, piemēram, krājobligācijas ar 4% gada ienesīgumu brīdī, kad inflācija tur ir 10, jebkuram ir skaidrs, ka tas kaut mazliet palīdz, nav nulle, bet līdz galam tas īsti nepalīdz. Bet savukārt, ja pastāst tiešām ilgā termiņā, tad akcijas ir bijis tas, kas ir nesis lielāku ienesīgumu nekā inflācija. Globāli, ja paskatās tos globālos datus, tad vidējā inflācija ir 3 līdz 4% gadā, un akcijas vēsturiski tur paņem ne tikai S&P 500, bet dažādāku valstu tur indeksus no 1900 sākumiem, tad ir bijis vidēji ap 8% gadā, kaut kas tāds 8, 9, kā kur tur tirgi. Citi mazāk, citi vairāk, un arī ne katrā gadā, un tam līdzīgi. Ar to akcijas ir tās tiešām, un šobrīd jau pieejams veids, ar kuru palīdzību var savus līdzekļus ne tikai saglabāt, bet ilgtermiņā arī vairot. Jā, jāņem vērā, ka mēs šobrīd braucam liftā pasaules augstākajā mājā, tāpēc tā līsta runa varbūt arī nedaudz garāka. Evalds, ko tu liks pretī? Viss izklausās labi, 8% diezgan stabili. Kāpēc smērēs tas ar nekustamo īpašumu? Stabils nesteicis. Stabili ilgtermiņā. Ilgtermiņā tas arī ir vidējais. Jā, okay. Es sākšu ar to, ka ar pretadrunu Helmuta Tauta teiktiem, ka man liekas, ka investīcija ir vienkārši slikta spekulācija, kad kaut kas ir nopirkts un, ja ir iespēja to pārdot ātri un nopelnīt, tas ir lieliski, bet šīs sarunas, protams, kontekstā mēs skatāmies to, ka brīnum nenotiek un, protams, mēs arī nekustamo īpašumu skatāmies kā turīgumu vairošanas instrumentu. Iemesls, kāpēc arī es strādāju, sāku strādāt nekustamo īpašumu sfērā, nekustamo īpašums ir vispieejamākais, visplašāk izplatītais pasaulē aktīvu veids, kurš ir visur zeme, ēkas, dzīvokļi un vispārējais, tātad plēnam tas ir ātrākais un saprotamākais lielākā daļa iedzīvotāju aktīvas. Protams, ka arī nekustamais īpašums ir vismaz no tāda veiksmīga investoru viedokļa sarežģīta nozare, un tas nav tikai nopirku un turu, bet tas ir nopirku, pārvaldu, štukoju, uzlaboju un daru, lai tas arī ilgtermiņā saglabātu vērtību vai pieaudzētu vērtību. Un tie pašā laikā mēs visi vairāk vai mazāk bez lielas izglītības saprotam, kā strādā dzīvošana mājā vai dzīvoklī, un tas ir tā mūsu konkurētspējīgā priekšrocība, lai strādātu tieši ar šo investīciju veidu. Ok, labi. Skaisti ievadi, jāķerās pie praktiskām lietām. Kur tad rodās tā bagātība? Ir vērtības pieaugums jau piesauktais, skaidrs īpašumiem ir izīrēšanas, iznomāšanas cenas, arī vērtības pieaugumi, kas ir... Laikam, nekustamais īpašums parasti ir skaists dēļ tā, ka tu nopērc un tev nāk naudas plūsma, bet arī akcijām ir dividendes un naudas plūsma. Pastāstiet, kas ir tas, uz ko koncentrējās un kur tā bagātība rodās katrā no tiem aktīviem? Viena no lietām, man liekas, kas ir arī, man liekas, tāds filozofisks jautājums ir, ka abas aktīvu klases, ko mēs šodien apspriežam, ir īstenībā, vismaz tādā formātā, kā mēs par to runāsim, man liekas, nav bagātības radīšanas veids, bet vairāk tāda mērena turīguma saglabāšanas un neliela akumulēšanas veids cauri gadiem. Es domāju, ka viss, kas iekļauj sevi kļūšanu no vidēji turīgi līdz bagātam, ietver sevi riskus, par kuriem mēs šodien mazāk runāsim. Tā kā mēs runājam par tādu mērenu, racionālu turīgumu saglabāšanu un, iespējams, akumulēšanu, teiksim, tur ilgu gadu garumā. Jā, viss jau tik pateikts, jā, bet... varbūt arī atgādināt jautājumu. Kur tā bagātība rodās dienas beigās? Pareizi, jā, ļoti labs jautājums. Tas droši vien atsaucās arī uz to pirmo ātrumu, ka mēs nerunājam par tām spekulācijām. Un daudziem, kas ir spekulatīvie instrumenti, tur patiesībā tā vērtība rodās no tā, ka nākamais ir gatavs pirkt dārgāk. Un tad, vienalga, vai tas būtu kriptovalūtas vai kaut kādi krājami aktīvi vai vēl kaut kas, tas patiesībā balstās uz to, ka nākamais ir gatavs nopirkt dārgāk. Arī nekustamo, jā. Jā, bet tomēr tas ir ļoti kopīgs. Bet tomēr tas, kas ir tā būtiskā atšķirība, ir tas, ka gan nekustamais, gan pieņemsim ieguldījumu akcijās un obligācijās, ja aizdevumos uzņēmumiem, tie tomēr ir vērtību pienesošie ieguldījumi, tas kā akcijām.
pērkot akciju, tu pēc uzņēmumā, kurš ražo vai piedāvā pakalpojumus, preces, pēc kuriem sabiedrībā ir pieprasījums. Jo pēc tiem ir pieprasījums, tad viņi spēj strādāt ar peļņu. Ja viņi strādā ar peļņu, tad, attiecīgi, tev arī nāk atdeve. Ja tā atdeve kļūst liela, tad, attiecīgi, šīs akcijas sāk visi novērtēt dārgāk, tāpēc arī pieaug šī akcijas cena, strādā tāds ļoti labs tirgus princips, ka kādā vietā, ja ir potenciāli pārāk daudz peļņa pieejama, tad vienkārši sāk cilvēki dzīt cenu uz augšu. Jā. Un tas pats precīzi, es domāju, ir arī ar nekustamo īpašumu. Tieši tā. Es arī šorīt no rīta izspēlēju 10 dažādu scenāriju, teiksim, kā varētu iztīties investīcija nekustamo īpašumu, un priekš sevis, lai nodefinētu vienā teikumā, es teiktu, ka bagātība rodās no, vismaz uz Excelī, pieņemot, mēs nezinām, kas notiks nākotnē, bagātība rodās no optimismu līmeņa. Tad, teiksim, mēs varam paskatīties vienu to pašu darījumu un pieņelikt dažādas optimisma skalas, ka vienam darījumam mēs esam super pesimistiski, teiksim, ka pēc 10 gadiem nekustamo īpašumu cenas būs tāds pašs kā šobrīd, ka Eiribors tur būs tāds pats kā šobrīd, ka īres maksas būs tāds pašs kā šobrīd. Mēs varam izvēlēties kā super tādu pesimistiski piesardzīgu scenāriju, un tad mēs varam pieņemt optimistisku scenāriju, ka īpašumu cenas pieaugs, Eiribors samazināsies, īres maksas pieaugs, īpašums būs izīrēts, iznomāts pilnīgi visu laiku, nekad nebūs brīva perioda, un ka visi nomnieki, īrnieki vienmēr būs tik super kārtīgi, ka nekad nebūs nekas jāremontē. Un burtiski tās atšķirības tur 100%, tā kā 10 gadu griezumā viens scenārijs pret otru scenāriju. Tā kā ja mēs pieņemam ja mēs esam optimisti, mums arī dzīvē tas sanāk, mēs varam kļūt bagāti ar vienu to pašu darījumu, mēs varam arī vienkārši saglabāt vai varbūt pat zaudēt naudu tieši tādu identisku darījumu šodien. Un kā būtu pareizi rēķināt, īres maksa vidēji pieaugs tikpat cik inflācija, cik normāls divstāvu dzīvoklis, kā tev šķiet, cik viņam tā cena izaug? Tas ir tas filozofiskais jautājums, ko mēs, man liekas, arī runājam, ko mēs pieskarsimies, ka jāsaprot, kāds tas investors pēc dabas mēs neviens nevar prognozēt. Mēs varam skatīties pagātnē. Mēs jau šorīt paspējam runāt, ja Euribors palikt mūžīgi tāds kā šodien, kāda jēga vispār no tā īpašuma, ja mēs runājam par dzīvokļu pirkšanu kredītu? Nē, tirgus jau pielāgosies. Viņš vienkārši notiks pielāgošanās tirgumu un atkal tas vai īres maksas augstākas un kādā brīdī tev tas ienesīgums tur būs. Vienkārši cik ilgā laikā notiks tā pielāgošanās. Jātājums, pēc 3 gadiem varbūt tiešām nekas nebūs mainījies. Mēs tas ienesīgums, ko mēs šodien rēķinām, kurš mums liekas nelēls, liksies, ir ok, tā jaunā norma, tā ir jaunā ikdiena. Tagad mēs nekļūstam bagāti 10-20 gados, mēs vienkārši bišķiņi nopelnām forši. Es varbūt šeit varu piemest klāt to, ka mēs tagad vienkārši dzīvojam ar tādos laikos, kur ir bijušas milzīgas straujas izmaiņas. Tik straujas procentu likmi izmaiņas, manuprāt, nav bijušas nekad. Ja? Varbūt uz samazinājumu ir bijušas, ja? Bet uz pieaugumu, ka tik strauji pieaudzēja, tik īsā laikā nav bijis. Un tā ietekme mēs viņu jau tikai tagad jūtam. Jā. Tur jāatsaucās uz vienu epizodu, ko es pats investoru klubā ierakstīju ar Latvijas bankas prezidentu. Un viņš pirms gada laikam vai pusotra, un viņš arī teica to, ka procentu likmi pieaugums attēlojas reālajā ekonomikā pēc kāda gada pusotra. Un attiecīgi, ja mēs tagad paskatītos pusotru gadu atpakaļ, tad mēs vēl neesam tajos līmeņos, kur šobrīd ir procentu likmes, mēs esam vēl tikai ceļā. Ar to tas viss vienkārši lēnām, un mēs pieradām mazliet pie tiem iepriekšējiem straujiem tempiem, ir īpaši Covid laiku, kad viss notika tur uz augšu, uz leju, ja? Strauji kritumi, strauji kāpumi, ja? Un viss, vienā brīdī nekas nenotiek, nākamajā viss notiek, un visi grib kaut ko mainīt un darīt, jo nekur nevar darīt, nauda ir iesaldēta, bet kaut kas ir jādara, ja? Un vienkārši viss notiek strauji, bet vēsturē rāda, ka nenotiek viss tik strauji, arī viss tur no augšām līdz pīķiem, no zemākajiem punktiem līdz augstākajiem punktiem, bieži vien ļoti ilga laika paiet, tas pats 8. gada lielā krīze, tur akciju tirgi krita, ja nemaldos pusotru gadu vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Vai no pirmās procentu likuma samazinājuma tur arī bija kaut kādā 8. vai 7. gadā, bet zemākie punkti akciju tirgumi bija 9. gadā. Ja? Un līdz ar to mums vēl nav sākušies kritumi. Ja? Es nesaku, ka viņi rīt būs, ja? Bet šodien jau tehniski jau akcijas ir sarkanas. Sarkans, zaļš, tas jau mainās visu laiku, kad mēs redzēsim kāds 10-20%, tad mēs atkal varam par to parunāt. Bet es vienkārši to gribēju pateikt, ka tie laiki ir tādi tagad ļoti interesanti.
Un es domāju, ka ja mēs vienkārši paliktu, pieņemsim konstants tas pats Eiribors un tas procentu likmes, tad tāpat tās ekonomika turpiniet, algu pieaugumi ir, visticamāk, kaut kādā brīdī tirgu, ka parādās kaut kāds tur balans, sāk pieaugt atkal īres maksas, un varbūt, ja tev nepieaug cenas, tāpēc, ka tev vienkārši nesanāk matemātika, jo visas kopējās procentu likmes ir augstāks, tev vienkārši ienesīgumi pieaug. Un tad tā atkal to aizies līdz tam, ka tev būs bāzes procentu likme plus tā starpība, vienkārši kuros laikos tu uz kuru pusi aizēji vai iegūsti to tās starpības, ka tā lega vai nobīdes vai nē. Bet es nezinu, varbūt pārāk filozofiski. Visi baigi racionāli, ko jūs sakat, bet es jau dienas beigās esmu tāds praktisks darītājs un uzkrāt naudu kontā man kaut kur viņa jāiztērē. Un tad es varētu jums pateikt savu bažu katrā no jūsu jomām, un tad jūs man mēģināt pateikt, vai man taisnība vai atspēkot un tam līdzīgi. Arī nedaudz filozofiski, bet, piemēram, ja mēs ņemam nekustamos īpašumus, apzinoties, ka mēs esam Eiropas Savienībā, Eirozonā, NATO un tādā skaisti privileģētajā pasaules pusē un paskatoties, kas notiek ar nekustamo īpašumu cenām un ar ienesīgumiem, Berlīnē un Vācijas pilsētās, Austrijā un tādās konservatīvās un labās ekonomikās, tu redzi, ka tur tas ienesīgums tam mājoklim ir ārprātīgi zems un cena ir ļoti augsta un tas slieksnis, lai tiktu pie tā mājokļa, viņš ir milzīgs. Un līdz ar to es redzu, ka pie mums tās cenas vēl ļoti zemes. Gribās domāt, ka tur 3000 eiro kvadrātmetrā par jauno projektu baigi daudz, un tas vispār nav daudz. Pastamies kaut ko uz Lietuvu un Igauniju. Tad liekas, ka pēdējais laiks ielikt tajā vilcienā. Jo nākotnē varbūt vienkārši nebūs loģiski pirkt īpašumu priekš investīcijas. Tās ir manas pārdomas par īpašumiem, kāpēc man liekas, ka varētu pirkt. Lai gan šodien, kā jau mēs iepriekš runājām, uz šodienas Euriboru labāk vienkārši nopirkt akcijas šķiet, bet uz šī es varētu ielikt tajā dzīvokļu vilcienā. Bet kāpēc man drusku bail pirkt akcijas? Jo visi vienmēr sludina, ka ir jāpērk ETF un jāpērk ETF, ir baigi droši, pats neko nefilozofē, konstanti investē ETF-os. Esmu to nedaudz jau iesācis darīt. Un tagad es redzu, cik tas ETF īstenībā ir nedaudz fufelis, jo viņu dzen uz priekšu pēdējo pusgadu, kāds tas Magnificent 7 vai tam līdzīgi, un Nvidia pašā priekšgalā, un lai cik tas viss būtu sabalansēts, viss, kas viņu dzen uz priekšu, ir AI, es jau varu atļauties laikam teikt burbulis, jo hypes ap to tehnoloģiju ir milzīgs, bet kapitalizācijas iespējas baigi mazas, kā tur beigās nopelnīt to naudu, un tas tur ir uzņēmumi, kuriem tur price earnings ir 40, 50, 60, un visiem liekas baigi loģiski, lai gan tur 25 tam nevajadzētu pārsniegt. Un tad man arī liekas, it kā baigi gudri un sabalansēti, bet tajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, kur kompānijas kļūst arvien milzīgākas, un viņi gadās šādi burbuļi kā AI un tam līdzīgi, vai tas beigās arī nesanāk pat ar visu super sabalansēto portfeli iegrābiens. Labi, pirmkārt, ļoti, es nezinu, tas bija jautājums, bet tāds filozofisks skatījums jau uz bažām. Man ļoti patīk viss, ko tu aprakstīji. Es droši vien piedāvātu par tieši nekustamo īpašumu daļu pastīties no citas skatu punkta, jo man personīgi tas virziens par to, kas bieži izskan presē, un kas arī ir tāds ļoti populārs par tām cenām, cik tas ir Viļņā, Tallinā, Rīgā, tad Berlīnē, un tad tu salīdzini, un gan jau, ka Latvija kādreiz tur arī būs tāds pats līmenis kā tur kaut kur, un tas īstenībā, teiksim, mēs tagad tādu bišķiņu nevis atzūmojam, iezūmojam, ka mēs esam tādi ritīgi strādāt, pelnot griboši cilvēki. Mums vienmēr, es domāju, piedāvāt skatīties kā tādu uzņēmējdarbības vīdes. Tā kā, respektīvi, paskatīties to, kā jautājums, vai tu šodien, Helmut, esi gatavs, teiksim, tev ir ideja biznesam, vai tu esi gatavs sākt viņu šodien. Un nevis tāpēc, ka, teiksim, Tallinā uzņēmēji pelna tur tik un tik, bet tā kā, vienkārši vai tavs uzņēmumi mums tā biznesa ideja ir dzīvotspējīga. Un ar tādu arī domu skatīties uz šo investīciju nekustamā īpašumā, ka pieņem, ka tas ir vienkārši pasīvs darījums, kur tu ieliec visus ieguldījumus, bet vairāk pieejam kreatīvi un ar pievienoto vērtību. Jo man liekas, ka ir pārāk gan TikTokā, gan skatos mūsu konkurenti, gan citi, viņi ļoti reducē to procesu līdz tam, ka tu vienkārši aizēji uz kādu no lielu attīstītāju birojiem, tu izvēlējies jaunajā projektā dzīvokli, tur 1, 2 nopērci viņu,
un tu faktiski izīrē viņu, un tu saņem kaut kāds tur uztaisīs Excel no 4 kvadrātiņiem, tu saņem kaut kādu atdevu, bet... Investēt Dubajā, lielākā daļa piču arī šobrīd ir tādi. Jā, tieši tā, un tas ir, bet tas ir patiesībā dienas beigās, tas ir tāds, anglis gribās teikt, recipe for disaster, jo, ja mēs pastamies, teiksim, ir jaunais projekts, teiksim, tur 100 dzīvokļi, no kuriem 50 nopirkuši, teiksim, investori priekš izīrēšanas, un viņi piedāvā pilnīgi identiskus dzīvokļus, pie identiskām īres maksām, un ir tikai laika jautājums, kamēr tas vienkārši kanibālisms, cieņa par tiem īrniekiem, viņi novedīs pie cenu samazinājuma, vai arī vienkārši tie dzīvokļi stāvēs tukši. Un man liekas, ka jāskatās uz to tomēr tādu uzņēmēju gēnu, un jāskatās, ko tu vari izdarīt ar to dzīvokli savādāk. Tad pirmais, kas man nāk prātā, kas ir latvieši arī dari pats standārts, tad nopērc neremontētu dzīvokli, tad nopērc viņu lēti un izremontē, bet nevis vienkārši izremontē, bet viņu uztaisi interesantu, kas atšķirās. Cik tu centies vairāk būt unikāls, nevis sekot kaut kādai energoefektivitātei un standartiem augstākajiem. Ja tu vari arī sekot energoefektivitātei, tas ir lieliski, bet tevs iespējas ir limitētas. Vismaz, ja mēs runājam par dzīvokļiem, tu nevari nosiltināt māju vai tur uzlikt saules paneļus uz jumta, bet ja tu varētu, tas būtu vispār amazing, tagad tas būtu super. Jā, un attiecīgi skatīties uz to investīciju, ar kādiem servisiem tu vari piesaistīt īrnieku, teiksim, nezinu, tur kaut kāda ērtāka maksājuma, kaut kāds, piemēram, tur maksāšanas sistēma, nevis, ka viņš tur maksā uz kontu, bet, es tagad improvizēju, bet faktiski nodrošināt, pastīties, ko dara BNB cilvēki, Airbnb, kas, teiksim, piedāvā dažādas lietas, lai piesaistītu īrniekus un darīt ekstra lietas, vai tas ir dizains, vai tas ir mēbeles, vai tas ir tiešām foršs dzīvoklis, remonta ziņā, superīgi vieta un skatīties to kā uzņēmējs ar mērķi, ka tev jādabūna klients. Un tad, ja tu pats tici tam, ka tu to visu esi gatavs darīt, ņemties, menedžēt, tad es domāju, ja kurš laiks ir pietiekoši labs, ja tu redz, ka tu no tā nenopelnīsi un ka tas pārāk sarežģīti, vai tas tev nav vienkārši pa spēkam, tad nekad nav labs laiks tā kā sākt to darīt. Dienas beigās kā jāpievieno savu vērtību, ja tu gribi, lai... Es domāju, ka viennozīmīgi, es domāju, ka tas laiks, es domāju, ka tas ir super ērts attīstītāju sales pitch, tā kā pērkat un izīrēsi pērts, kā vienkārši nopērts, un reiz, ka mums blakus kaimiņš tā dzīvokli ir izīrējis par 600 eiro, tu arī izīrēs. Es domāju, ka tas ir... Es domāju, ka tas nav priekš latviešiem. Man liekas, latvieši saprot, ka tas tik vienkārši nestrādā. Un ir jautājums, vienkārši tev ir jārok dziļāk, lai dabūtu pirmkārt īrnieku, lai dabūtu labu īrnieku, lai dabūtu varbūt maksimālo īres maksu, ko tu vari izspēst no tā dzīvokļa. Jo savādāk dienas beigās visi būs nopirkuši visus tos investīciju dzīvokļus un viss vienkārši būs identisks. Es domāju, jau tagad jau pazoties Pinterest, tā kā izstāst tur, vai aizbraucot uz ārzemēm uz kaut kādu booking dzīvokli, viņi visi ir identiski. Tam ir nosaukums nesen no sievas tā ir skumjā bežo mammu estētika. Wow. Tāpēc viņas visas nokrāt savu bēžīgu un tā kā estētisku, bet vienā brīdī tas paliek tik vienāds, ka tev paliek depresija tajā visā. Okay. un ir savs šarms. Tu zini, ka tu aizbrauks uz Itāliju, Sloveniju, Vāciju, paņemsi to BNB dzīvi, tu zini, ka tu visu dabūsi vienādi pakaļ. Tā kā dabūsi Ikea tās kaktusiņus tur un vienīgi atšķirība, vai tur ir dzeltenais krēsls vai nav. Bet es varbūt vēl mazliet to visu pagriežot citādāk. Ja? Gribēju mazliet citu jautājumu iemest iekšā, ir par to, cik daudz laika mēs esam gatavi tam visam veltīt, cik mēs esam aktīvi vai pasīvi šajā. Šeit, man liekas, bija ļoti labs piemērs par to, ka tu ņem to aktīvo dalību, un tā kā arī tas savs laiks būtu jārēķina. Tu saki par ETF-iem, tas ir īstenībā, es teiktu tā, arī domājot, vienalga, ka tas būtu nekustamais, bet, piemēram, tā kā man parasti ir tiem vērtspapīriem un tieši akciju tirgi, tur arī ir vesels spektrs. Un mans pirmais jautājums, cik daudz laika tu esi gatavs šim veltīt? Ja tava atbilde ir necik vai gandrīz necik, tad īstenībā ETF-i. Un tad tu izpēdi to visu jomu, saproti, kurā brokerī, kādi instrumenti vai instrumentu uz tev vajag pirkt, vai tu pirksi regulāri un cik tev ilgs termiņš. Šīs visas lietas vienreiz tur dažas stundas vai cik tur laiciņu ieguldi izplāno un viss un pēc tam dari. Un tam vairs nedara bet to arī balstīts uz vēstures datiem un viss tam līdzīgi. Ja? Bet tad arī paļaujies, ka tam tā vajadzētu būt, būs kāpumi, kritumi, ilgtermiņš un tam līdzīgi. Bet ja gribās jau mazliet aktīvāk, un tad mēs mazliet pieskaroties, ko minēja, tur piemēram Fufels un tam līdzīgi, arī to, ka tur vairāk uzņēmumi to visu dzen uz priekšu. Tas nozīmē to, ka man vismaz jau pirmās tādas sajūtas liekas, ka varbūt tev tomēr gribās mazliet aktīvāk iesaistīties. Ja? Un tad varbūt... Tieši papildinot, tur sanāk tā nedaudz smieklīgi, ka tu saki, ka
aktīvi diezgan ir strādāt ar nekustamo, bet pasīvi ir investēt akcijas, vienkārši zinot sevi un apkalpojot vienu īres dzīvokli un nedaudz investējot tajos ETF-os, īres dzīvoklim es neesmu veltījis vispār laiku. Bet akcijas es skatos katru dienu, jo man ir baigi interesanti, un es veltu tam stundas. Redzes, tad tieši tas arī būtu tas, ka... Bet atkal, tad tu esi gatavs tam veltīt laiku, vai ne? Jā, jo principā ETF-iem pietiktu nevajadzētu nemaz skatīties, vai ne? Jā, cik tur tie indeksu līmeņi ir, kas kā mainās, jo īstenībā tu kādi jēga uztraukties par to, ko tu nevari kontrolēt. Vienīgais, ko tu vari kontrolēt, ieguldot ar ETF-iem, ir nospērt pirkšanas pogu. Un labi, kaut kā tur pārdošanas pogu vēlāk, ja? Bet objektīvi, detaļām orientētam un tādam dari pats cilvēkam, man liekas, tas pirmais solis izvēlēties to pirmo no miljoniem vai simtiem tūkstoši ETF, tas ir nedēļas, tas ir mēneši, iespējams. Varētu būt nedēļas, jā, es piekrītu, jā, no sākuma. Droši vien tāpat tās arī kā kaut kāda īpašuma. Tieši tā, ļoti līdzīgs, tas ir ļoti līdzīgs. Un tas ir tas pirmais solis, un pēc tam jau tālāk, bet es tā kā saprotu, ka tu jau gribi būt tāds aktīvāks, jā, bet tad varbūt īstenībā to nos ETF-us nevajag. Ja tev viņi liekas, pat nevis liekas, bet tā arī ir, ka tu esi lielais septiņnieks den uz priekšu, bet atkal, ja pastāst tiešām ilgtermiņā, tur visu laiku viss rotē, ja? Kādā brīdī tad viņi kritīs, tad kaut citi kāps augšā, bet ja tev ir tāda sajūta, ka tur tā ir, tad varbūt ir jāņem aktīvāka dalība, jāizpēta citi veidi, kā tu vari mēģināt identificēt vai novērtēt akcijas, identificēt tās iespējas, kur tavā skatījumā vai nav vērts kāpt iekšā, vai tieši ir vērts kāpt iekšā. Un, es zinu, arī investors personīgi stāsti, kur saka, man ir ļoti grūti ieguldīt globālos indeksos, jo tur vienkārši ir ļoti liels īpatsvars Teslai. Es vienkārši tam visam neticu, ka tā kā tam kulta un ka tas ir veiksmīgs bizness. Ja? Okay. Un kad saka, ka es nevaru, ja? Vai tā kā tu teiktu, ka viss septiņnieks tur rulē uz augšu, ejai burbulis, viņš tur viss plīsīs. Ok, bet ja tev ir šāds te, tad īstenībā tu jau esi veltījis to laiku, lai visu saprastu, vismaz iegūtu savu to sapratni par to, kas notiekās un nē. Un tad jau īstenībā varbūt tas ceļš tiešām ir nākamais solis, es teiktu no tā, ka cik daudz laiku veltīt, ja tu vienu vai dažus ETF-us globālos ņem, ja, tad to principā gandrīz necik laiks, cik tu vienreiz izpētīji, un pēc tam tad ir gandrīz necik tur reizi mēnesī, vai reizi ceturksnī, vai reizi gadā nopirkt, vai piepirkt klāt. Un savukārt nākamais solis, es teiktu, jau ir kaut kādi reģionālie vai tematiskie ETF-i. Un tad pēc tam tam jau vajadzēs mazliet vairāk laika. Tur es sekoju līdzi, vai tur elektroautotehnoloģijas, vai tur baterijas, vai kosmos. Vienalga, kas ir karsts attiecīgajā brīdī, vai marihuāna, vai kriptovalūtas. Un to visu arī var caur, ja ne ETF-iem, tad biržā tirgotiem produktiem var ieguldīt. Un tad jau mēs ejam atkal tālāk uz to, ka labi, tad jau man tur, ar to man vēl nepietiek. Es tomēr zinu, šī kompānija gan varētu būt tas 10x, ja. Un tad jau mēs aizējam tajā laika patēriņa ziņā, vai laika ieguldījuma ziņā, ja, ka, tomēr manā skatījumā, lai tu uzņēmumu iepazītu, tur laiciņš aiziet. Es tā parasti saku, tu man, uzņēmumu tā kārtīgi iepazīt, un droši vien 8 stundas, kaut kāds tas minimums droši vien ir jārēķina. Tā kā tiešām, ja tu gribi pastīties pārskatus, ja, varbūt noklausīties kādu vadības prezentāciju, ja, vēl pastīties datus, kas notiek ar vēsturiskiem datiem, kas konkurentiem notiekās. Ja? Tur man spilgts piemērs nāk prātā, tur Covid laikus, vai pat bija, vai pat, es negribu samulot, bet bija, ka ar naftas akcijām, un tad cilvēki izdomā, nafta tur baigi rulēs, vai tieši kritīs vēl kaut kas, vai kas tur lēti, jāpērk naftas kompānija pirkšu Shell. Kāpēc Shell? Kāpēc ne Total, kāpēc ne BP, kāpēc ne Exxon, kāpēc ne to? Vienīgais, ko zināja. Jā, vienīgais, ko zināja, bet tas, manuprāt, nav labs investīciju pieejams. Tad tikpat labi, ja tu negribi pētīt viņas atsevišķās, tad tu paņem to globālo makro tēzi. Es domāju, nafta ies uz augšu, naftas kompānijas iet uz augšu, tad būs naftas ETFs. Ja. Tad nevis naftas, bet naftas kompānija ETFs. Ja. Un tad tikko kā tu pieliec katrus nākamos soļus, kur potenciāli tev ir iespējams vairāk nopelnīt, jo skaidrs, ka ir šie vai sektoru, vai valstu atsevišķi, vai pēc tam jau atsevišķas akcijas, tur ir potenciāls daudz vairāk nopelnīt. Ja? Bet tam vienkārši nav garantijas, bet ir potenciāls. Ja? Okay. Ja, bet tur vajadzēs vienkārši krietni vairāk laika ieguldīt. Tad to es domāju, tas pirmais jautājums tiešām ir par to laiku. Tas ir vissvarīgākais. Un no sākuma jau nav tā, ka šodien, ja es neesmu sācis investēt, tagad tikai par to domāju, tad es apsēdīšu, izdomāšu, es esmu gatavs tā. Tas vienkārši būs laicīgs, kamēr tu pats sapratīsi, var vai nevar. Cilvēki domā tā, kas man tu vakarā stundiņu pastīšos, kas tur notiek finanšu tirgos un tam līdzīgi.
Nu, realitātē jau droši vien tāpatās ir tur bērni, ģimenes, darbi, biznesi, hobiji un atkal, nu, viss iet par inti. Jautājums ir, kur to tiešām tas laiks, vai viņš atrodas, neatrodas. Tīri praktiski, es zinu, ir investori, kas, piemēram, sestdienas agras rīts ir tad, kad viņš skatās tur investīciju atskaites un prezentācijas. Ja? Visi citi ģimenē guļ, viņš no rītiem paskatās. Citi atkal tur būs nakts putns, viņš sēdēs pa naktīm un kad jau mājās ir miers, ja, tad atkal tam pievērsies. Ja? Man ir personīgs jautājums, no tā, ko stāsti ļoti interesanti pieeja, bet es tagad dzirdu, vai tā kā, nu, piemēram, tas piemērs ar to Shell, tā kā, vai tas nav bišķiņi pretrunā ar mūsu tā kā to nospraustu virzienu, mēs runājam par ilgtermiņa investīciju. Jo, piemēram, ja mēs tā kā, nu, domājam tādās kategorijās, tur tagad ir, nezinu, kaut kāda energo krīze vai tur vienalga kaut iespēja pirkt kaut kādas kompānijas saistībā tur vienalga ar solāro vai ar kaut ko, vai šāda domāšana īsti neiet kopā ar to 10-20 gadu tā kā investīciju tajā, jo mēs, teiksim, šodien nopērkam Shell, nu, vai vienalga, vai tas, ka pieņemsim to kā piemēru, un viņš, teiksim, tur pēc gada viņam tur ir 2x, piemēram, jo tur kaut kas ir noticis, bet ja mēs skatāmies tā 20 gadu perspektīvā, tas pēc 3 gadiem viņš atkal ir atgadījis. Jā, respektīvi, nu, tas kritums ir liels, vai tomēr šāda veida darījumi, tomēr, kur mēs tā kā, ko es mēģinu pateikt, viens ir tas, ka es ceru, ka tur arī pastāstīs bišķiņi, kas ir tāds ilgtermiņa virzieni, kā uz to skatās investori, jo es līdzīgi kā tavs piemērs arī esmu tas, kurš meklē, nu, kāpēc man prasa daudz laika, tāpēc, ka es meklēju, kur būs tas 2x vai kaut kas tam līdzīgs. Labāk atdevis kapitālu, ja tu ātri apgriez kapitālu, dabū ienesīgi, un tev annualized ir ļoti liels. Un tad galvenais jautājums ir, kurā brīdī iziet ārā, tā kā, nu, ne pa ātri, ne pa vēl, tā kā, un tas nav tas īsti, tas ilgtermiņa, tas man interesē, kas ir ilgtermiņa, un otrs jautājums bija par to izpēti, ko tu pieminēji, ka, nu, tev patīk izpētīt tur 8 stundas veikt kaut kādu izpēti. Nu, es līdz šim, cik esmu to darījis, man liekas diezgan tā kā nonsensīgi, jo man liekas viss tas, nu, tā kā es pat nevaru tās vairs nosaukt par firmām, kompānijām, ko mēs tā kā treidojam vai pērkam viņu akcijas, bet kaut kādi mega konglomerāti, kur viena kompānija viņai apakšā ir tur 200 kompānijas, kas nodarbojas ar vēlns viņa zina ko. Piemēram, es atceros savu piemēru, es gribēju nopirkt, man bija uznācis kaut kāds klišs, ka es gribu nopirkt bio pārtikas, tā kā kaut kādu ETF, piemēram. Un es saprotu, ka tāda principā nav, un ja tādas atrod, tad viņos iekšā tur tāpat ir visi Nestle tur un nu, viss restīgi konglomerāti, jo viņiem starp 200 kompānijām ir arī kaut kāda viena divīzija, kas nodarbojas ar biopārtiku, un tāpēc viņi tur visi ir samesti. Un līdz ar to tu vari pētīt, cik tu gribi, bet man liekas, tas pavisam lielo kompāniju, tas vispār akcijas tirgus ir tāds ritīgi, nu viņš ir tā kā visi nodarbojas ar visu un ir visur, un vai tu tiešām vispār tāds cilvēks sēžot, lasot, tu vari objektīvi kaut ko izvērtēt. Vairāk punktu es iesākšu ar pirmo, bet, ja es aizmirstu, noteikti atgādinu par otro daļu. Par pirmo daļu, bija par šo te ilgtermiņu, vai ne? Es pilnīgi piekrītu, mēs nevaram individuālajai akcijai paņemt un nomērīt, cik viņai ir bijis vēsturiski vidējais pieaugums un to skatīties. Mēs to, ko mēs varam operēt, tie ir indeksi, jeb tirgi kopumā. Un tur mēs varam redzēt kaut kāds vēsturiskos, un tur vienkārši dati rāda to, ka kompānijas mainās un tam līdzīgi, un no turienes var izvilkt no datus tādus, ka cik tur 90 vai cik procentos 10 gadu periodu tev ir pozitīvs ienesīgums ar vidējo vismaz tādu gadā. Nu, attiecīgi no turienes var izvilkt ārā. Tikko kā mēs aizjām tajā aktīvajā daļā, un ar aktīvo es saprotu to, ka mēs jau pieņemam aktīvus lēmumus. Tie ETF, ja mēs paņemam vienu tādu globālo vai dažus globālos, vai tas ir diezgan pasīvi tādā ziņā to, ka mēs pēc tam nepieņemam aktīvus lēmumus. Vienkārši vienu instrumentu paļaujamies to, ka vēsture rīmēsies un ejam uz priekšu. Ja? Un ka pasaule turpinās kopumā augt un uzņēmumi inovēs un cilvēki gribēs pelnīt un tam līdzīgi. Bet tā, kad mēs aizējam tajā spektrā par to laiku ieguldīšanu, tad tur jau mēs aizējam pie individuālām akcijām, un tur man drīzāk tas sakāmais būtu tāds, ka būtu jārēķinās ar tādu naudu, kuru mums nevajag ikdienā, vai mums nav potenciāli vajadzība izraut ārā. Tur varbūt iesaistās jau tās personīgās finanses, no tāda skatu punktu to, ka lai nesnāk tāda situācija, ka man pēc 2 gadiem tur vajag virtuvi ielikt jaunu, un tad es tagad zemākajā punktā pārdošu Apple akcijas, piemēram, ja? Lai tāda situācija nesnāk. Līdz ar to tur parasti tas mans domgājiens ir arī tāds, ka tās akcijās ieguldam naudu, kas mums 10 gadi plus
Un, attiecīgi, mēs varam pa vidu gan pieļaut kļūdas, gan ar individuālām akcijām un arī kaut ko mainīt. Un līdz ar to es pilnībā piekrītu, ka ar individuālām akcijām tad ir tā lieta tāda, ka tur diezgan reti būs tie 10 gadi plus šie termini kaut kur sajūg kopā. Ideālajā gadījumā būtu tāds, ka mēs nopirkām Amazon akcijas 97. vai kurā tur gadā un turējām. Ja? Bet līdz šim brīdim tās akcijas ir noturējis visticamāk tikai Bezos, vēl kaut kādi daži darbinieki un viņa sieva, ja? Bijusi. Tikpat maz arī tādu uzņēmumu, kas ir tik strauji auguši. Kāpēc? Tāpēc, ka pa vidu viņam ir bijušas vairākas 90% korekcijas. Normāls cilvēks to nevar izturēt. Ja? Un tas pats ir daudzām šīm super strauji augošajām kompānijām, vai tur Nvidia pēdējais piemērs, kas tur cik tur gados, vai tur paskatās, tur vajadzēja ieguldīt, kurā tur gadā 10,000, un tagad tu esi tur tāds miljonārs, cik tur 100 vai nezinu, ja. Šie vismaz parasti ir iebjās tie visi teksti vai tie smukās bildītes. Tev vajadzēja tajā gadā ieguldīt 1000 vai 10 tajā, un tev būtu tagad tik. Un tajā gadā tu spēlēji, kas bija GTA 4 aktuālais, un tu domā, kuru video karti ņemt, un Nvidia nemaz nelikās labākais price performance, kāda vēl nepēc, lai pēkšņi 10,000 investēt Nvidia. Vispār bija 10,000, jā. Bet jā, un līdz ar to tad es pilnīgi piekrītu, jā, ka tālāk, ja mēs aizējām uz tām individuālām akcijām, tur ir termiņi mainās, un tur tiešām tur ir tā sekošana līdzi būtu, tad jābūt tev viedoklim. Un tas laiks ir tāds, ka ne tikai vienreiz izpētīt, bet laiks vismaz, es teiktu tā, ka ieguldi individuālās akcijās, un tas ir minimums dažas stundas nedēļā. Jo, kādā gada griezumā. Tāpēc, ka tās kompānijas, kas tev ir portfelī, tomēr vajadzētu pasakot līdzi kaut vai virspusēji ceturkšņu pārskatiem. Galvenie atslēgas rādītāji, kas notiekās, kas tur ar biznesu notiekās, kas ar cenu notiek, kā valuācija mainās, tā kā cena pret peļņu, ja? vai citi šie rādītāji. Un tiem vismaz virspusēji un ar pamatdomu ir jāsako līdzi. Un tad tajā brīdī, kad kaut kas būtiski mainās, tu arī pieņem lēmumu viņu pārdot. Un tas noteikti tas nav obligāti tikai kaut kāds ļoti ilgs termiņš. Jā. To es piekrītu. Es pārvēršos jau diezgan tādā aktīvā. Jā. Tu vari iegrābties tātad, ja tā akcija aiziet pa burbuli kaut kas tāds, tu pēkšņi nepamani, kā CEO piemetās demence un neviens neizbalso vai tam līdzīgi. Bet tu gribēji pabeigt. Jā, es gribu viens šeit labs piemērs ir tas pats Warrens Buffets. Mēs tomēr viņu kā pieskaitām pie ilgtermiņa investori, jo viņš visu laiku ir akcijās, var teikt, jā. Izņemot brīvajos brīžos, kad viņš neiegulda naudu akcijās, tad viņš sēž valsts parādzīmēs, vienkārši lai kaut kādu procentu dabūtu. Bet tā viņš ņem diezgan aktīvu to līdzdalību. Viņš tās kompānijas ir gatavs pirkt, pārdot, tur, kur viņš toreiz sapirka avio kompānijas, pēc tam, manuprāt, tur Covidā vai pat pēc Covida, kur viņš viņus nometa nost atkal. Diezgan tos lēmumus pieņem, bet tas ir tas, ka tu pats seko līdz tiem uzņēmumiem. Un tad aiziet jau pie nākamā punkta par to analizēšanu, vai tiešām vari tur izkonkurēt un tam līdzīgi. Man jāpiekrīt, ka visticamāk tādām lielām globālām konglomerātu kompānijām tāds normāls parastais cilvēks ar saviem resursiem, kas ir pieejami, manuprāt, nav tas competitive edge vai nav salīdzinošā priekšrocība, kur es varētu labāk izdomāt nekā analītiķis tur Goldman Sachs vai tur hedge fondā, kurš sēž, kuram ir komandas un resursi un analītiķi un viss pārējais. Bet līdz ar to es neteiktu to, ka katrs no mums individuāli var izdomāt labāk, kā būs, vai tur Nvidia augs vai neaugs vai vēl kaut ko, tad tas bieži vien tomēr jau ir vai kaut kādas spekulācijas vai tas, ka vienkārši liekas, un tas nav vismaz pamatota analīze, tas vairāk ir tāds, un mēs jau varam mēģināt pamatot, ka tas man liekas tāds globālais trends, tāpēc es tā iet uz priekšu, tāpēc es tā ieguldīšu. Ja tas sanāk, un tu spēj arī izkāpt ārā tajos pareizajos brīžos, tad ir forši. Parasti vairāk strādā uz papīra to, ka tu pasaki, es būšu ilgtermiņa investors, tagad pirkšu Apple, un ilgtermiņā jau būs labi. Redzēsim, jā. Bet tur, kur ir tās iespējas, te atkal mazliet viņam vajadzētu tādu šaurāku, bet, piemēram, tā pati Baltija, vai tas, kas nav nemaz viss tas lielais globālais pasaules izmata, analītiķi un lielie investīciju banku un tam līdzīgi, viņi seko salīdzinoši ļoti mazam skaitam globālo pasaules kompāniju. Ja mēs paskatītos uz Baltiju, jā, tad Baltija vispār ir kaut kāda, aizmirsta vieta, bet neaktuāla, jā, priekš globālajiem finanšu tirgiem. Un te tās iespējas arī parādās, un te var individuālais investors, tu vari gan to uzņēmumu iepazīt, gan arī izsakot līdz. Bieži vien mums ir vispār tādas situācijas, to, ka uzņēmumi notiek kādas izmaiņas un akcijas cena reaģē pēc 4-5 mēnešiem. Tāpēc, ka 4-5 mēnešos notiek viens darījums. Ir tas, kas viņas ir pilnīgi ātrāk. Viens darījums tur 2 nedēļās, tad pēkšņi uz leju. Tā likviditāte, ja tu nevari pārdot, tev vajag. Ir arī tādi, bet es gribētu teikt to, ka parastam mazajam investoram, atkal jautājums, kas ir mazs, kas nav, kas ir liels, kas kā, bet
parastam ikdienas investoram tā īsti nav problēma, ja tiešām nelien galīgi nelikvīdos. Ja, mums no Latvijā, no otrā saraksta tur ir Latvijas jūras medicīnas centrs un Siguldas ciltslietu un vēl kaut kādi šie te uzņēmumi, kuriem tiešām tā likviditāte, var teikt, nav. Tu pērkot, pārdot akcijas, to cenu tur kustini pa 10-20%, bet tad, ka tu vari nopelnīt, Jautājums, ka vispār var pārdot, un tu vienkārši ieliec tā kā savu piedāvājumu. Jā, tāpēc arī, ka tas mājasdarbs ir jādara, bet tas, kas būs pirmajā sarakstā, tur tomēr ir diezgan daudz uzņēmumi, kuriem ir diezgan liela apgrozījumi, un pat es teiktu 10 un pat 100 tūkstošu tas pozīcijas var izveidot, kaut kas Ignitis grupā, Enefit Green, tagad Delfin grupai, kas ir, kā banknotes Lombards zinām, tiem jau ir diezgan liels šis free floats, jeb cik daudz tirgu ir. Tie, kas ir tie latvieši šobrīd tādi aktīvākie, kur ir atvērti investoriem ar labām investoru attiecībām, tur es gribētu teikt, ka lielākajā daļā tomēr ir tās iespējas, ja tu to dari prātīgi, tad to var izdarīt. Un tā kā pirmkārt viens ir nopirkt pārdot, es neteiktu, ka tas ir tik ļoti tāds, plaši izmantots arguments, un ko izmanto, protams, profesionāļi. Un es arī varu apstiprināt, kad tajā brīdī, kad bija portfeļu pārvaldnieks, loģiski, ka tev ir diezgan liels šis pārvaldāmā līdzekļu apmērs, tev šī likviditāte nedara. Bet tur runā no privāta investora skatu punkta, kurš iegulda 500 eiro, 1000 eiro vai 5000 eiro vienā atsevišķā pozīcijā. Šis gandrīz kļūst par nejautājumu. Ja, ja tās summas tomēr tu vari izdarīt, un tikai nevajag likt market orderus, ja tu vari ielikt limitu, ja ar konkrētām cenām, un tu pasako līdzi, kurā ir, tas jau ietilpst tajā aktīvajā. Un tad tās iespējas arī rodās, es tur var arī viņas atlasīt, ja es tur varu kaut kādus savus vienkārši, kas ir, lai nestāstītu tikai tur riņķi apkārt, bet arī savi kaut kādi, kas tev uz vietas vienkārši tās iespējas bija tas pats Madara Cosmetics 18. gadā vai 17. viņa aizgāja uz IPO, un tur viņa aizgāja par 6,25 biržā, viņi no pirmā gada jau maksāja arī dividendes, šobrīd es neatceros no galvas, tā akcija laikam maksā kad 11 eiro, bet augstākajā punktā bija pie 30. Principā tu pa vidu vēl saņem dividendus un bija vēl tās insider paciņas. Ja? Un investors ne jau visi arī pārdeva augstākajā punktā, jā, bet teorētiski tev bija potenciāls piecīgs, jā, bet šobrīd tu sēdi tur, ja tu kopš IPO, tev ir reiz 2 vai pat vairāk, un papildus šie visi labumi saņemti, jā. Kas ir insider paciņas? Tur piedara, man liekas, 50 akcijas, tad tu saņem, šobrīd, laikam, reizi gadā tu saņem kaut jaunu produktu paciņu, kas skaitās kaut kā tur 50 vai 80 eiro. Uz ielas cilvēks, kas ir spīdīgi sajasādu, var atpazīt, ka viņš Madaras investors. Varbūt, jā, es gan nezinu, jā, un tas akcijas agrāk vairāk bija, tagad es viņu kādu laiku nesaņemu, man ir tāds simbolisks, ka visam tur pozīcija paliks vairāk, lai sekot līdz. Tas vēl viens īstenībā piegājiens ir no akciju skatu punktu, to, ka tu paturi maziņu daļiņu vienkārši, un ja tev viņi ir, tu vairāk pasakos tam līdzi. Vai tāpat SAF tehnika, ja pirms mēs ierakstījām sarunu, mēs runājam par ARNET sensoriem, ja, tad, ko tur 18. gadā es atceros ar vienu tā laika kolēģi izdevām, tā vai nopērkam, ja tur jau, bergs jau izvilks, vai ne, švakāk jau nebūs, un tā nebija baigi pamatotā investīcija, bet un tā akcija kaut kādos augstākajos punktos bija 14 eiro. Un tās iespējas, tā kā viņas te viss ir. Viņas nav kaut kur riņķī apkārt, vai tas pats bija Enefit Green, kad aizgāja uz biržu, viņš aizgāja pa cenu 2,9. Jebkurš varēja piedalīties, daudz no Latvijas arī piedalījās, un augstākajos punktos, man liekas, tur bija tuvu pie 5, ja, un to varēja izdarīt ar pusotra vai cik gada laikā. Un tās iespējas vienkārši viņas ir jāpameklē, vai šobrīd ir daudz uzņēmumu ar ļoti zemām valuācijām. Mēs runājam, tur burbulis ASV un tur tie PI, jeb cenas un peļņas rādītājs, kas īstenībā pa lielam atspoguļo to, cik gados tev uzņēmums atpelnīsies, vai pa lielam tu vari aprēķināt, cik tev ir ienesīgums no uzņēmuma. Ja tev ir PI 20, tad 5% pieņemsim pie esošās peļņas atdeve ir, ja. Bet, tas būtu normāls nekustamā īpašuma. Man ir pirmais jautājums, vai vispār top 1000 pasaules akcijām vispār ir jebkāda korelācija starp šiem rādītājiem pret viņu akciju cenu, ņemot vērā, ka viņi ir tāds karstais pīrādziņš, ko vienu dienu tur nopērk par triljoniem, nākamajā dienā pārdot triljoniem, tad te cena vispār ir jebkāda? Es tagad minēšu, bet es domāju, ka drīzāk mums būtu jārunā par kaut kādām top 100 uzņēmumiem. Pārējais jau tālāk viss ir diezgan maz pētīts, un tās iespējas būs daudz un riņķī apkārt. Bet es piekrītu, ka top 100 komandiem tur tas sakars ar to peļņu pret tās akcijas popularitāti mēdījos un visu kaut kur vispār pilnīgi atrauc no tā, kā tas uzņēmums performē, tādā uzņēmē darbībā. Jā, bet atkal jautājums ir par to laika horizontu. Ja mēs gribam tagad tur fiksi ielikt un fiksi kāpt ārā, vai skatāmies tikai šajā konkrētajā brīdī, tad es kaut kādā brīdī biju Apple paskatījies, tad pirms kaut kādiem bez mazai 5
vai 6 gadiem Apple īstenībā bija diezgan lēts, un tas PE bija kaut kādi bezmazliet 10 vai kaut kas tāds. Un viņš pēc tam viņam tiešām tur atkal bija kaut kādi pagrieziena punkti, straujāk sāka ienākumi augt, un arī investoru nauda sāka vairāk plūst iekšā. Un tad tas jautājums varbūt, ka, ja pat ja gribās šodien to akciju pirkt, varbūt to vienkārši ir jāpaskatās, kad būs tā pareizā cena. Un pareizā cena var pienākt arī pēc 1, 2 un 5 gadiem. Tas arī šeit visu laiku ir tie 3 lēmumi, vai pat vairāk tie lēmumi, kas visu laiku ir jāpieņem. Viens ir pirkt vai nepirkt, ja? Otrs ir pārdot, ja tev ir, trešais ir turēt. Arī turēt ir lēmums. Ja? Un arī vai nepirkt tagad, jā, tāpēc, ka tagad ir pat dārgi man to kompāniju gribētos, tāpēc daudziem ir tā, ka ir uzlikti watchlistē, jā, piemēram, šī kompānija ir manā šajā sarakstā, jā, un attiecīgi zemākas cenas es būtu gatavs viņu arī pirkt, bet tad parasti būtu jābūt pamatojumam, un arī vienkārši tīri tikai zemāka cena nenozīmē to, ka ir obligāti jāpērk, varbūt ir fundamentāli kaut kas ir mainījies. Tāpēc atkal jāsaka, līdz viss atgriežas pie tā laika, cik es gribu tajā laika ieguldīt. Tas hypes un kultūra baigi ļoti pavada akciju tirgu. Man labākais piemērs, kas nāk prātā, ir Google, kurai price earnings, man liekas, šorīt vēl bija 27 vai kaut kas tāds, ļoti racionāli. Īpaši ņemot vairāk, viņi ir viens no AI sprinta dalībniekiem. Un viņiem bija, tad viņi izlaida savu pirmo to publisko produktu, to valodas modeli, bija tās ziņas, ka viņi ir uztaisījuši ļoti woke. Viņš bija tāds super kreisi politisks ar visos savos lēmumos, viņš tur ģenerēja neatbilstošus melnādainas vēsturiskos tēlus, kas īstenībā bija baltādaini, viņš atteicās baltādainu ģimeni ģenerēt visākas tādas lietas, un viņiem baigi nokritās vērtība tajās dienās. Lai gan Google ir kompānija ar lielāko datu apjomu pasaulē, kas ir vajadzīgs, lai trenētu AI modeļus, pēc īsa laika Apple savā prezentācijā paziņo, ka viņi izmantos arī Google AI tehnoloģijas. Tās visas lietas, kas pēc tam maina dzīvi, viņas pat tik ļoti neietekmēja to cenu, ka tas brīdis, kad bija kaut kāds kultūras moments, kad visi sadusmojās uz viņiem, ka viņi kaut ko izdarīja. Bet tas bija super īstermiņš. Viņi fiks aizvaira un tā kļūda vairs nebūs. Tas nevaina to, ka tas ir uzņēmums, kas ir visilgāk krājis cilvēku datus. Un tas likās tā interesanti. Bet viņiem arī price earnings 27, kas man liekas šim brīdim ļoti vēl lēti skaitās, skatoties Tesla un Nvidia, kur... Es īstenībā pēdējos kaut kādu dažu... Man vispār tas piegājiens ar tīpaši akcijām ir tāds, ka es atturos no tā visa, kas ir karsts. Attiecīgi, ja tur elektroauto ir karsts, tas vienkārši tur nelieni. Ja tur ir lielais setītnieks karsts, tas vienkārši, tas, ka man nav nekāds competitive advantage. Ne? Es varu tur lasīt, spriest un vēl kaut ko, bet es nebūšu ar to savu kaut kādu lēmumu kaut kur tur priekšā. Bet es zinu to, cik maz cilvēki izpēta te vietējās uzņēmumus. Ja? Un kaut vai mazliet izdarot to savu mājas darbu. Ja? Es varu būt, ja ne priekšā visiem šeit, ja? Bet es varu būt vismaz vienā laivā ar kaut kādiem dažiem, kuri tās iespējas kaut kur tur atrod. Ja. Un vēl jau arī tas laiks, atgriežos atpakaļ, ne tikai tik, mēs laiku patērējam, bet ka šodien tie laiki ir tādi, ka visi ir pieraduši pie tā, ka viss ļoti, ļoti ātri notiek, straujas izmaiņas, vēl kaut ko. Lielākā daļa ir aizmirsuši par nopietniem kritumiem, krīzēm un tam līdzīgām lietām. Un tiešām tas investīcijas būtu kopumā jāskatās kā diezgan liels ilgtermiņš. Un varbūt šobrīd viens no lēmumiem arī ir tāds, ka tu diezgan daudz pasēdi lietās, kur ienestīgums nav liels, bet ir liela drošība. Bet ar nekustamā īpašumu, piemēram, ir labi iegrābties, ka tu nopirki zemajos procentos tādu knapi, kas sev izvelk dzīvokli kredītā ar domu, ka pēc 30 gadiem tavi īrnieki tev būs izpirkuši, un tad attopies, ka tev... pats piemaksā, tu pats piemaksā, jā, lai tu būtu īpašnieks. Es gribu pateikt, ka man ļoti prieks, mēs pieskārāmies tam tikko par to, ka pēc pālu investēšana, kas man tā filozofiski liekas ir vienīgais pareizais veids, kā skatīties uz jebkādu investīciju, ka tu nevari tā kā pirkt to, kas ir karsts, un es vienkārši gribētu tikai pieminēt, ka arī tas pats attiecās arī uz nekustamā īpašumu, ka, ja visi pērk, teiksim, vienniekus jaunajā projektā, tad ir, tas nenozīmē, ka tev nevajag pirkt ierziedu, bet nozīmē, ka tev vajag arī padomāt ārpus kastes, un tad, iespējams, ja vispērk jaunos projekts, tev jāpērk kocen, koku māja, iespējams, vispērk Rīgu, tad, iespējams, tev jāpērk ir kāda cita pilsētas ar citu, kas ir... Pie militārajām bāzēm dzīvoklis arī, vai mājās ir konfliktas. Precīzi pretēji, tagad es domāju tieši to otrā, tagad ir pie militārajām bāzēm ir jau karsts tas tirgus, tur ir visi pārāk, tev jādomā, kur ir vis tālāk,
no militāriem bāzēm. Un es domāju, ka tas ir tāda patiesa investora tāda būtība ir redzēt cauri tam hypam un tam, kas ir karsts un kur visi pērk un domāt pret. Un es zinu nedaudz, bet es zinu investori, kas pērk dzīvokļus ārpus Rīgas, tās mazajās pilsētās, un tur vienkārši viss ir, tie dzīvokļi maksā neko salīdzinoši. Un tur tāpat cilvēks, kur grib dzīvot, īrēt, ir cilvēks tāpat redz, ka pērk tur pirmskara mājas, tas varbūt nav nemaz tik oriģināli, bet, respektīvi ir, piemēram, šobrīd es nezinu, vai tas atspoguļojās tieši cenās, bet man liekas, ka kaut kas arī notiek, ko mēs varbūt tik ļoti neredzam, kas notiek no sēriju veidu mājām, kas it kā visu laiku ir tas spiediens no nozares, ka tur jau tā kā tas ir īsti, tur nav nākotnes, un tās mājas tur sāks, tur vēl nav energoefektīvas un viss. Mēs redzam, ka tagad atkal cenas viņām ir kā minimums stabilas, lai neteikt, ka varbūt pieaugušas. Man liekas, ka kaut kāds vesels segments, kas tur vienkārši atkal, tagad nav populāri vai nekreditē darījums sēriju, nopirksim vēl, izīrēsim, jo tur viss notiek. Viņš arī patiesībā kreditē. Mēs arī bankām pat pielāgoja tos nosacījumus pilnīgi normāli dzīvokli, un tagad grausta miljonārs. Tas ir labs veids, kā uzaugot savu bagātību. Man liekas, tas ir kā līdzīgs kaut kas penny stock, kā tu var pēc sēriju. Vēl viens jautājums, pirms mēs pārējām uz tādu gudrākām tēmām. Redditā ļoti daudzi. Es vienkārši čekoju līdz Redditā tās Wall Street bets subredditām. Tur riktīgi smieklīgi un interesanti. Bet es redzu, ka īrējot tur iegrābties stulbos īrniekos, viss, kas tāds var notikt, bet pērkot akcijas, tu pats sev visu sačakarēsi, un es redzu, ka tie cilvēki ir aizrāvušies nevis vienkārši ar turēšanu, pirkšanu turēšanu, bet viņi shorto vai arī viņi pērk tās opcijas, ja nemaldos. Vari pāris teikumos izstāstīt, kas tas tāds ir un vai tam vispār ir jebkāda vieta ilgtermiņa portfolio? Opcijas un shortošana. Ilgtermiņā, es domāju, tie pašai pamatā tie ir īstermiņa risinājumi, kur kaut kā tev būtu jābūt vismaz kaut kādai metodoloģijai vai kaut kam, kāpēc tu esi izdomājis, kāpēc tai cenai būtu jāiet tur, un tu vai nu esi iztestējis tur backtestingu, vai tev tur ir kaut kāda stratēģija, kāpēc tas tā ir. Bet pavisam īsos vārdos shortošana ir tad, kad ar akcijām ir iespējams nopelnīt no akciju cenu krituma, kā tas notiek faktiski. Tas tur sarežģīti procesi iekšā, bet pa lielam tev pieder Apple akcijas, es spiežot brokerī pogu tur sell, pat ja man to akciju nav, tad faktiski, kas notiekās, es no tevis tās akcijas aizņemos, tajā brīdī pārdodu, un tad man parādās tas mīnus, es tā kā tev esmu parādā akcijas, bet es esmu saņēmis naudu. Un tajā brīdī, kad pieņemsim tā akcija arī nokrītās, es viņus atpērku tirgu atpakaļ pa zemāku cenu, man paliek tī starpība, es tev akcijas atdodu atpakaļ, tev viņas ir kā ilgtermiņa investoram, es tā starpību nopelnījis. Bet shortošanai ir tas, ka ja long, jeb tas, ka tu pērc akciju, tev ir teorētiski, tev zaudējumu limits ir, teiksim tā, teorētiski pieaugums tev ir iespējams bezgalīgs, bet kritums tev ir tikai 100%, ja tavs ieguldījuma apmērs, tad shortojot ir tieši pretēji. Tev potenciālais iegums ir tikai 100%, ja viņi aiziet līdz nulē, ja tu nevari vairāk pāršortot, ja. Bet negatīvajā gadījumā tev ir neierobežots zaudējuma apmērs. Ja. Okay. Konkrēto pozīciju. Ja. Un savukārt opcijas tie atkal ir atvasināti finanšu instrumenti, ar kuru palīdzību tu vari arī nopelnīt bieži vien strauji vai nē, bet tad opcija, ko nozīmē pati opcija? Opcija nozīmē to, ka tas ir līgums par to, ka man ir iespēja, ja ir call un put opcijas. Call opcija nozīmē to, ka es nopērku iespēju nopirkt, piemēram, 100 akcijas par konkrētu cenu tajā datumā. Un bieži vien ir tā, ka piesim šo iespēju var nopirkt, šodien piesim 100 akcijas, viena akcija maksā $100, tad 100 akcijas kopā maksā 10,000, ja man tādas naudas nav, vai es negribu daudz riskēt, es varu nopirkt call opciju, piemēram, $1 uz vienu akciju, piemēram, pēc mēneša, ja, un es paredzu, ka viņas tur pieaugs. Tad man īstenībā vajag tikai $100 tajā pozīcijā ielikt, ja tā akcija tur būtiski pieaugs savā cenā, es no tās savus $100 ieguldījumu uztaisītu reizi, pat kaut kādas, ja reizes. Bet tīpiski tomēr, kas ir ilgtermiņā, šis tomēr nestrādā, ja. No opcijām parasti strādā tas, kas opcijas pārdod. Tas ir vai nu tur brokeris vai citi investori, bet tur arī ir ļoti bīstam, tur vajag ļoti prātīgi. Es redzēju, minus 100,000 screenshotus redzu diezgan bieži. Šīs lietas atkal ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, un vispār man vienā brīdī bija tāds, varbūt šķita tā, ka tev jāsako līdz šiem fórumiem, lai lektu kopējā trendā, kopējā kaut kādā, tur mēģināt kaut kādas... Kriptovalūtas tas noteikti strādā. Varbūt, kaut kādos jāstrādā, bet
tas, manuprāt, tā nav šodienas tēma jau vairs. Jā. Tiešām tā nav šodienas tēma, bet tā lielā problēma ir tāda, ka tu pats īsti līdz galam nezini, ko tu dari, tu neesi izpētījis, un man tad tas viss aiziet atpakaļ par to, ka īstenībā tu neesi rūpīgs saimnieks par savu naudu. Ja gribās spekulēt, tā kā, uztvert kā kazino, un es tā kā, un šie visi teksti, kas es daudz, kurus teicu, tā kā, iemetīšu 100 eiro Apple akcijās. Iemet Fēniksā, nevis akcijās, ja? Un tad, ja tu saki iemetīsi, tu jau pašā pamatā tā kā pieņem to, ka šis ir kā, azartspēļu likme. Ja? Tev nav ne pamatojuma, un tas pamatās varbūt ir virspusējs. Ja? Tikpat labi tev var būt spēļu automātā, tas, kad iepriekšējiem iedeva, ja? Tāpēc šit es iešu. Ja? Un, ja šādiem tekstiem iet un neieguldītu laiku, tad tiešām tās ir spekulācijas, un tas ir kazino. Bet, un jāsaprot tas, ka, lai to darītu tā ilgtermiņā, teiksim, lai ilgtermiņā arī tas viss sanāktu, un sako, līdz tam laiciņš būs vajadzīgs. Ja? Bet tas jebkuru aktīvu lietu ir. Līdz ar to, īstenībā viena no tām lietām, nekustamais versus ieguldīšana vērtspapīros, tā viena skaistā lieta ir vērtspapīriem ir tas, ka, ja gribās ļoti pasīvi, tad var izmantot tiešām šīs ilgtermiņa tendences un iet pasīvajos ETF-os. Nav garantija, ka tas viss tā arī nākotnē strādās un būs tur lieliski rezultāti. Tādas garantijas nav. Tāda neviens nekur nedod. Ja? Bet ja vēsture rīmēsies, tad tas ir viens no tiem, kur var salīdzinoši vismazāk laiku veltīt un koncentrēties uz to pamatu lietu, kur tu naudu pelni. Vai tas ir darbs, bizness vai kaut kas cits. Ja? Eld, kur var iegrābties ar nekustamo īpašumu? Pirmais, kas man nāk prātā, ir ģeogrāfija. Tu iegrābies valstī vai pilsētā, kur ir kaut kāda iemesla pēc, nezinu, mēs varam iedomāties kādu valsts, kur ir sankcijas, piemēram. Bet, ja mēs iezūmējam, tā kā mēs runājam tikai par Latvijas tirgu, tad noteikti, tad pirmais nāk prātā ir pati māja. Ir kaut kādas, tas, protams, ir maz iespēja, bet mājas, kas tur, teiksim, ir kaut kāda avārijas stāvoklī, bet tāpat pēdējā laikā šur un tur izšāja kaut kāda māja, tur nav dzīvojama. Ja mēs pieņemam, ka to acīm redzam varētu atrisināt ar novērtējumu vizuālu vai kaut kādu tehnisku, tad nākamais, protams, ka īrnieks no Ellas ir tas ir ļoti regulāri, un tu, nezinu, pēc gadu vai 2 gadiem atgūst savu dzīvokli, lai redzētu, ka viņš pilnībā ir jāpārremontē. Vai teiksim, tu nesaņem jau tur 3. mēnesi īres ieņēmumus, un tad tu domā, kā tur lauz durvis, vai tur apsērdziet. Es nezinu, respektīvi īrnieks no Ellas, un ēkas tehniskais stāvoklis, man liekas, ir galvenais. Tad, protams, ka tas paaugstinātais risks ir pērkot kredītā šo dzīvokli, tad ir jautājums, ja ir kaut kas teorētiski tā nevajadzētu būt, bet tomēr ir jārēķinās ar to, ka tev būs iespējams jāmaksā tas kredīts kaut kādā brīdī pašam, vai tev būs varbūt jāsadz starpības starp kredītu maksājumu un īres ieņēmumiem, kas ir pilnīgi arī ļoti iespējams, ja kaut kāda situācija tirgu. Ok, jūs esat izgāzuši negācijas, tagad katrs par savu lauciņu. Es nezinu, bija negācijas. Nē, tas riskus un visā, kas var aiziet greizi, kas tur... Jā, bet atkal, es varu piedot savu pārtrauc, bet risks jau ir tā daļa no negribās lietot to vārdu spēle, jā. Es vienkārši jau nākamo jautājumu, es saprotu, es ticu. bet risks ir daļa no tā visa procesa, jā. Ja tu neriskē, tad, kas tev lielākais ir iespējams? Tev lielākais ir iespējams ir termiņa depozīts vai arī tur valsts krājobligācijas, un kas nekad nenosadz inflāciju. Jā. Tas ir labākajā gadījumā. Sliktākajā gadījumā tu vienkārši sēdi naudā, jā. Vai tu tur skaidru naudu un tev kāds latnāk viņu nozog. Un tad iedomājies tā riskē investērs visu savu sirdi atdodies vērtspapīru tirgumu, un viņš tev ir tik ļoti pievīlis, ka tu vairs nekad mūžā uz viņu negribi skatīties. Vienīgā tava investīcija iespēja, kas tev paliek pāri, Kaspar, ir investīcija nekustamajos. Kā iztīsies tavs portfolio tad, ja tavā dzīvē un pasaulē vērtspapīru vairs neeksistēs? Jā. Ok. Jā, mans Kaspars nesaprot. Teiksim tā, droši vien būtu, ja es iesāktu no šodienas pozīcijas, es droši vien sāks vismaz skatīties par to, kādas ir iespējas un kur viņas ir salīdzinoši lielākas, un visticamāk, es sākotnēji nedarītu individuāls objekts, es tomēr paļautos uz finanšu instrumentu pasauli, un vai tie būtu fondi, kas iegulda nekustamajā īpašumā, un tad es mēģinātu izdomāt vai ļoti lielu darbu es mēģinātu
mēģināt ieguldīt, censtos ieguldīt, saprast to, kur potenciāli ir kaut kāds. Varbūt tas ir komerciālais īpašums, kurš jau ir galīgi dabūjis iekšā, un varbūt ir jau vērts sākt pamazām kāpt viņā atpakaļ iekšā. Varbūt tie būtu kādi, Amerikā ļoti populāri real estate investment trust, kur tu vari pa dažādām tematikām arī ieguldīt nekustamajā īpašumā. Bet es domāju, sākotnēji man tie noteikti nebūtu individuāli īpašumi, līdz ar to es pat nevaru nosaukt, kur es mēģinātu atrast to tematiku vai globālo makro tēzi, vai lokālo makro tēzi. Ar kādu prizmu tu skaties par kādu naudas summas ieguldījumu. Man liekas, mēs esam uz viens, mēs runājam par 50,000 eiro, bet mēs runājam par 6 skaitļos. Pieņemsim, ka mēs runājam par 50,000 eiro. Tad man viennozīmīgi būtu fondi, ja tas ir nekustamie īpašumi, tāpēc, ka es negribētu... Tas bija tā kā apšmots jautājumi, jo tu tā kā nevari iet vērtspapīru. Jā. Man liekas, ir normālā gadījumā, jo tev ir svarīgāk, kur likt mēnesī 350, nevis savus uzkrātos 50. Ņemot vairāk, ka ja vajag pirmo iemaksu, tev viņi ir, bet tā ilgtermiņa ideja ir 350 mēnesī, 200, 400 mēnesī. Jā. Es meklētu kādu palīdzību. Man patiešo pašam, ja man negribētu vienkārši ņemties ar to. Man pašam ir bijis diezgan pozitīva pieredze, kur man viens pirmais dzīvos, kas man pašam bija, es pēc tam arī vēl kādu brītiņu izīrēju, man tur ļoti paveicās, pat ja tur īrnieki nomainījās, viss bija forši, jā, un beigās ļoti labi arī dzīvokli pārdeva, tā bija veiksmīga pieredze, bet man viennozīmīgi negribētos pašam šajos laikos būt piesaistītam to, un tad es zinu to, ka ja man būs, ja ir ideāls īrnieks, viss ir forši, ja būs jāsāk risināt problēmas, un es pats, piemēram, neesmu uz vietas, tad man jāmeklē palīdzība, vai nu kādam ir jālūdzās, un to man nepatīk darīt, vai arī kādam ir jāmaksā par to, un tad jautājums ir, kas man tur beigās notiek ar ienesīgumiem. Līdz ar to es tiešām nezinu, jā, varbūt... Man gribas arī runāt par tādām jomām, kuras neko gandrīz vispār nezinu, jā, vai tur lauksaimniecības zeme, vai meži, vai vēl kaut kas, tas vispār droši vien kaut kas cits ir tie tādi. Ir cilvēki, kas tur arī ļoti labi darbojās, un visu labi zina, bet tāpēc es meklētu kaut kādu palīdzību. Ar 50,000, man liekas, tā būtu arī vēl pārāk maza summa, lai es atrastu kādu, kas man patiešo var palīdzēt, attiecīgi tie tad būtu beigās tie paši fondi. Un tāpat tās var atrast arī vietējos fondus. Ja gribās kaut kādu, pieņemsim, pavisam konkrētu, tad ir mums, kas ir komerciāli, īpašumos ir Baltic Horizon Fund vai ir F10. Ir viena, ko nesen uztaisīja te vietējā Latvijā uztaisīja, kur īres fondu, tur gan lielāks ieguldījums, man liekas, 25,000 minimālais bija solis, jā, bet pirmajos divos minētajos tur burtiski ar dažiem eiro tik, cik maksā viena daļa var iesākt. Tev fiziskajā pasaulē izmest vienkārši nav iespējams. Tu pirksi šobrīd nē. Ļoti labi, es domāju, ka tas ir, no šīs atbildes jāmācās, ka nesaprot, vienkārši nevajag to darīt. Tas ir ļoti arī vērtīgi atziņa. Un ko dari tu šajā gadījumā, ja nekustamais īpašums vairs nav tas, ko tu spēj. Ir aizliegts piederēt. Šīs sarunas kontekstā, protams, mēs skatāmies, es ietu tajā akciju tirgu. Kā izstās tos portfelus? Jā, mēs portfelus izstītos droši vien, bet tas ir jāskatās man individuāli. Esmu tā kā optimists un oportunists šobrīd. Es nezinu, kāpēc, bet tāds ir. Tā vienkārši drīkst būt tāds. Jā. Es nezinu, kāpēc, bet, teiksim, es skatītos to caur oportunistisku prizmu, un, ja mēs runājam, pieņemsim tiem pašiem 50,000, es nezinu, kāpēc, bet man tad galvā liekas, ka es veiktu 5 darījumus pa 10,000, un es vienkārši pavadītu, nedēļas lasot, funkcionējot, kalkulējot, meklējot kaut kādus pretspālu risinājums, kaut kādas idejas, un es vienkārši izvietotu tos 5 darījumos pa 10,000 konkrētās kompānijās. Tas man liekas, un es apzinos, ka tas būtu ļoti riskanti, es apzinos, ka tas būtu neprognozējami, un es nezinu, vai tas būtu vispār ilgtermiņa pasākums, vai tas būtu tāds vidētermiņa, bet tas būtu mans virziens, ko es darītu. Un es gribu jautājumu, ko tu darītu, ja tu esi manā kurpēs, un tu tagad investē, nezinu, kāpēc 50,000 vienā uzņēmumā, visu savu kapitālu, un tu nākamajā rītā pamosties, un ir kaut kāds, tur sankcijas vai kaut kas skandāls, un tu kompānijai 50% vērtības kritums. Un tu tā kā pirmās pāris dienas gaidi, paiet nedēļa, 2 vēl joprojām, nekas nemainās, tas mēnesi, 2. Es domāju, jautājums filozofs, vai tu turētu viņu gadiem ilgi? Kamēr... Baigi atkarīgs no situācijas. Nē, bet pieņemsim, ka tev, tie 5,000 bija tādi, manīta spēni, salīdzinoši priekš oportunistiski. Un, paiet 2 gadi, viņi joprojām ir turpat. Vai tu viņus turpināt turēt, kamēr viņas kādreiz, eventuāli pēc 10 gadiem, 20 gadiem uzaugtu, vai tu tomēr kaut ko darīt radikālāk?
Man gluži par tām sankcijām, tas vēl tur visu sarežģīja. Tas bija šoks par papildus. Zelta iegūs kompānija, kur pret mani iegādas cena ir kaut kāda puse šobrīd palikusi, bet es vienkārši zinu, ka tas uzņēmums viņš ir attīstības fāzē, viņš šobrīd nav pārāk pieprasīts, viņš nav redzes lokā lieliem investoriem, un man viņš var būt arī gadu, 2 un 3, viņš man var būt mīnus 50, man svarīgākais ir tas, lai 10 gadus. 10, tad droši vien es fundamentāli kļūdījies. Svarīgi visu laiku, tāpēc ir tā sekošana līdzi, kas viņam notiek, vai viņš iet pareizajā virzienā vai nē. Ja viņš iet pareizajā virzienā, turpina attīstīties, tur vadība dara it kā pareizos soļus, un tev arī globālās tendences iet, kas to atbalsta, viņš agrāk vai vēlāk būs, un tie dažu gadu mīnusi, kur tu esi izsēdējis, tas arī varbūt, tas gala rezultātā ienesīgums var būt ļoti labs, pat ja sadala uz visiem gadiem. Es teiktu, man liekas, parastā atbilde slēpjas tajā, vai kas fundamentāli ir, vai kaut kas fundamentāli ir mainījies un pret arī to tavu investīciju tēzi un gaidām. Vai arī kaut kāds tam zīmolam ir leverage, vai viņam ir piegādātāju ķēdēs un tam līdzīgi viņš ļoti spēcīgs, vai arī tas ir kaut kas, kas pamēģināja un ātri nokrita, un viņam īsti nav backgrounds. Mēs pretējo scenāriju to, ka tev šobrīd pieder akcijas, un tu saredz, šis tāds varbūt tāds pat konservatīvi, tur mērens, kaut kāds tur cik tur procentu varbūt pieaugums, vai gribās šajā vienkārši piedalīties, un tad skaties, visi baigi viņu sahaipo, un pēc 6 mēnešiem tā akcija ir 3 reizes pieaugusi. Bet redz, ka fundamentāli nekas jau nav mainījies. Un tad jautājums ir, tas ir pretējais, un tā kā īstenībā jālec nost, tāpēc, ka fundamentāli nekas nav mainījies, viņi nav tā vērta. Jā, bet fundamentāli, ja mēs skatāmies, tad arī nekad nebūs tieši tā, kā mēs pieminējām Amazon, jo no kurš 97. gada viņi sakaipo tur 10 reizes bijuši tie pīķi, kuros teorētiski pēc tavas loģikas vajadzēja jau pārdot un vienkārši kapitalizēt to, kas bija tas iespējams, jā. Pēc tas tā sanāk. Un, arī, jā. Tā garlaicīgā izpēte un jāsaprot, vai tas varbūt Amazon variants. Bet arī ļoti atšķirīgi tie investoru tipi ir tādi, kas meklē tur vērtību akcijas, ar to saprotu to, ka tu mēģini atrast tos darījumus, kas ir zemāk nekā tavā uztverē, viņi ir nepietiekami novērtēti. Tad ir izaugsmes investori, kur iegulda uzņēmumos, kuriem mēs paņemsim tos tipiskos PI, tam līdzīgas valodās, un izstāsta pilnīgs kosmos, bet tu jau nerēķini pret vakardienas datiem. Ja? Tu jau skaties visu uz nākotnes potenciālu. Un tad atkal mēģini atrast tos nākotnes kaut kādas tur lielos mega izaugsmes stāstus vai vidus identificēt. Un līdz ar to tas atkal tas investora veids, tips, tie paši tur eņģeļi investori vai VC, ja tur ir vispār tas piegājums, ka tu izsēji to sēklu un zini, ka, vai ceri, ka kaut kāda viena no viņām būs un nokompensēs visus pārējos. Ja. Un tad tas investēšanas piegājums arī var būt vairāk, ja tas, ka tu nevis tik daudz pēc datiem, cik drīzāk pēc komandām un pēc visa potenciāla. Līdz ar to tas loks ir plašs, bet tā labā lieta varbūt vēl tāda, ko tu tur uzliekot kaut kādu tur mazai pieturzīmi tam pašam investīcijām, ir tas, ka viņas ir kļuvušas, piemēram, vērtspapīros, viņas kļuvušas daudz pieejamākas. Vēl pirms tiem pašiem, 16. gadā es sāku pirmo savu to blogu rakstīt, tā situācija bija pavisam citādāka. Ja? Tādā ziņā, ka Baltijas akcijām pirkta var bija komisijas kaut kādas lielākas šobrīd nereklamējot, bet vienkārši fakts ir tāds, ka Swedbankā Baltijas akcijas var pirkt bez komisijas maksas, arī glabāšana ir bez komisijas maksas. Attiecīgi, tu tiešām var iesākt ar pavisam nelielām summiņām. Ja? Cik vien būtībā viena akcija, cik maksā, tik arī var iesākt. Ja? Otra lieta ir par globāliem ieguldījumiem, ka gribās vai no ETF-os vai akcijās ieguldīt. Atkal atgriežoties kaut kur 8 gadu senā pagātnē, lielākoties globālajiem brokeriem bija visādi minimālie depozīti. Ja, bija sākot minimums no 10 vai pat vairāk tūkstošiem, kā kur arī tā citur bija vispār 100 un kaut kas tam līdzīgs. Ja. Šobrīd liela daļa to ir novākuši nost. Komisijas ir samazinātas, ja, tur ar tos pašus globālos ETF-us vai vēl kaut ko. 50 centi, citur varbūt var kādu darījumu mēnesī bezmaksas. Ja. Vietējās bankās ir jāizpēta centrāži, tur ir vairāk dārgāk. 5 eiro laikam bija minimums un tad kā kur tur citur 7, citur 10 un tam līdzīgi. Līdz ar to tā pieejamība ir kļūsi nesalīdzināmi plašāka. Ja. Bet, protams, es vienkārši tādu... Tas arī nodrošina tirgu ar nesalīdzināmi plašāku dalībnieku klāstu, kas vadās pēc hype un Reddit. Jā, bet vietējā tirgu mums īstenībā, mēs esam tādos galīgi bērnu auziņās. Īstenībā es gribētu piebilst to, ka, ja šobrīd kaut ko dari ar investīcijām vērtspapīros, tad īstenībā to esi ne gluži naudas ziņā, bet darbību ziņā to esi 98% pārējās sabiedrības priekšā, jo tikai 1-2% kaut ko vispār dara. Arī tiem, kas krāja 3. pensiju līmeni? Nē, tikai par vērtspapīriem.
jārunā. Jā. Atsevišķi, tā kā akcijas, obligācijas, fondi, tad, saskaņā ar Latvijas bankas pētījumiem, tad ir 1-2%. Bet, ja mēs ejam tādā galīgi konservatīvajā līmenī ar to, ka sadalām, sabalansējam, un ja nemāki neanalizē, un ja ir cilvēki, kā tu, piemēram, to darīji bankās, kas to dara un analizē, kāpēc vienkārši neņemt 3. pensiju līmeni ar jaudīgām iemaksām un likties mierā? Var, jā, mierīgi, jā. Tā nav stulba stratēģija. Manuprāt, nē, tur arī tām pašām atkal. Jautājums, cik daudz tas naudas ir, ko ieguldīt, vai ne? Līdz kaut kāds brītiņš, kamēr, manuprāt, tos arī 3. pensiju līmeni un dzīves apdrošināšana ar uzkrājumu ir vērts izmantot tad, ja tu spēj dabūt šīs nodokļu atmaksas. Un vēl 3. pensiju līmenis ir labs risinājums tiem, kuriem ir slikta uzkrāšanas disciplīna, kuri nemāk to naudu krāt, viņi vienkārši visu laiku iztērē. Ja? Un tad īstenībā tas 3. pensiju līmenis ir labs, tāpēc, ka tu vienkārši neties tai naudai klāt. Motivē būt veselīgam, jo līdz 55 gadiem jāizdzīvo, lai tiktu pie naudas. Jā, citādi bērni savāks, vai citi tur mācinieki, ja? Bet jo pēc būtības jau agrāk tie produkti bija citādāki, kur tika piesaistīts kaut kādam fiksētam ienesīgumam vēl kaut kam. Bet šobrīd jau tajā pašā 3. pensiju līnijā dzīves apdrošināšanas ar uzkrājumu, tie izvēlēs ieguldījumu stratēģiju. Un tā kā tas ir ilgtermiņa ieguldījums, tad, pieņemsim, ja tev ir vairāk nekā 10 vai 15 gadi līdz tam 55 gadu vecumam, pa lielam es teiktu arī 100% akciju plāns jāņem, un tie ieguldījos pašos akciju tirgos, globālajos akciju indeksos. Un regulārās iemaksas tu iegūsi gan nodokļu atmaksas, gan arī tirgus pieaugumu, protams, par to samaksājot jau šobrīd kaut cik iedzīgu komisiju pārvaldniekiem, nekā atkal salīdzinot ar tiem pašiem 8-10 gadi atpakaļ, tur bija diezgan liels kosmos, un tur bija, tur daudzos gadījumos vienos vārtos vienīgais ieguvējs bija pakalpojumu pārdevējs, nevis. Tagad jau zem 0,5% var dabūt. 3. pensiju līmenim 0,6, man liekas, ir pārsvarā. Tas bija 2. laikam. Otrajam pat ir vispār bez komisijas maksas, var teikt. Bet jā, es teiktu, tas ir pilnīgi normāls variants, ir īpaši, ja tie līdzekļi ir diezgan ierobežoti. Jā. Un saliekot to visu kopā, cik perfektā kombinācija viņam ir salikt kaut ko kopā no abām pasaulēm. Kā jūs teikt, cik ir vērts iet īpašumos, cik ir vērts iet akcijās, kāda to proporcija ilgtermiņā ir vērts stādīt tādam normālam cilvēkam, kas strādā normālu darbu ar algu nedaudz labāku kā vidējā, negrib pārlieku daudz čakarēties, bet ir pāris vīrus dzīvokļiem, nav iebildumu pārāk daudz faktori. Normālais cilvēks ir normālo dzīvi, kuram labi iet. Un kurš plāno visu dzīvi dzīvot Latvijā? Es tagad, es par to no rīta domāju šo jautājumu, tagad varbūt nevarēšu vairs atgūt savu iepriekšēju nosprausto to vīziju, bet tā vīzija bija apmēram tāda, ka pēc iespējas ātrāk, tā kā pirmkārt sākt vispār, otrām kārtām tikt līdz pirmajai iemaksai vai darījumu iespējai nekustamajā īpašumā, veikt pirmo darījumu, sākt saņemt īres ieņēmumus, ideālā gadījumā, sliktā gadījumā tas kredīts noēdīs, tā kā kredīta maksājumu viņš noēdīs, un tad visu, ko tu iegūsti no īres ieņēmumiem, investēt akcijās. Par šo tik daudz reiz esmu domājis. Jā, tas ir mans, tā kā, tas būtu tā kā ideālais scenārijs, tu sāc pelnīt algu, tu akumulē algu, tu nopērc dzīvi, tad sāc akumulēt algu un, teiksim, īres ieņēmumus, un tad to visu investēt akcijās. Protams, realistiski mums šobrīd runājam par daudziem gadiem, un tas, tādā normālā scenārijā tas ir, es varu sadarīt, ka tas alternatīvais variants, protams, ka no algas vienkārši kaut kāda daļa, kaut ko arī, man liekas, lielākā daļa finanšu prātības coach tur arī iesaka, ka vienkārši tu katru mēnesi no kaut kāda daļa no saviem ienākumiem novirza akcijās, kas ir daudz, varbūt pieejamāk un ārē. Tāpēc mēs agrīnamies pie jautājumu, vai tu esi gatavs būt uzņēmējs, tā kā, nekustamā īpašuma uzņēmējs. Jā, manuprāt, es varbūt atgriežos atpakaļ to, ko es pašā sākumā teicu, to, ka pašam ir jāsaprot. Un es pilnībā ir pieņemot cilvēki tiem, kuriem akcijas, tas nav viņiem. Viņiem vienkārši ir uzskats tam, ka tie ir papīrīši un kas tam man tur beigās pieder, un tāpat es neko nekontrolēju. Ok, tas tur nevajag tur iet, vai ne? Tas iespējas ir plašas, jā. Iespējas plašas taisa privāto biznesu, jā, iegulda nekustamajā īpašumā un kontrolē visu, ko vien tu tur vari izkontrolēt, jā. Un savukārt no otras puses, es varbūt, ja kādiem tur pretargumentiem, jā, tad nekustamā īpašumu tur nepaņems līdzi pārceļoties uz ārzemēm, pavisam dzīvot, jā, un
Un atkal, ja negribās nostīšot čakarēšanos, un katram ir cita veida čakarēšanās, citam čakarēšanās ir sēdēt un skatīties kaut kāds pārskats, no kuriem viņš neko nesaprot. Ja? Labāk uzbļaut uz īrnieku, vai maksā laikā un mieriņš. Tieši tā, ja? Tur kaut ko uzlaboja vai izremontēja, un varbūt pēc tam arī vairāk kaut ko, tiešām to biznesa lietu pieliec klāt, un tur var arī labāk pelnīt. Savukārt man, personīgi, es daudz labāk jūtos to, ka es varu mājās sēdēt savā dīvānā vai pie galda, pie dažiem ekrāniem, skatīties šos te visus pārskatus, bet man personīgi daudz lielāks čakars ir tagad iet ar kādu runāt vai vēl kaut ko. Es šito gribu akcentēt, ir ļoti, man liekas, tas arī varbūt pat ir tomēr arī tāda demogrāfiska lieta, bet nekustamā īpašuma biznesa vienā brīdī viņš kļūst diezgan ekstraverts, ka tev ir jākomunicē ar citiem cilvēkiem, vai tie ir būvnieki, īrnieki, tur nezinu, attīstītājs nekustamā īpašuma, un es gribu teikt, ka tas ir milzīgs jautājums, vai tu kā cilvēks jūties gatavs, ka tev kaut kādā brīdī būs jākomunicē, jādīlo ar tiem cilvēkiem, jākaulējās tur vai kaut kas tur jāslēdz. Tas, man liekas, ir viens aspekts, kas jāizvērtē sejot, tas ekstraverts, introverts, jo tas, ko, man liekas, mēs visi iedomājamies ar tādu akciju traderu, ka viņš sēž tur tumšā istabā, tur pie ekrāniem, viņš vienkārši klusi klik, tā kā kaut ko dara savā dzīvoklī un ar vienu nav jārunā, vispār viss. Kas par sestdienas un svētdienas. Bet es vēl papildināšu pie vēl tādiem maz izskanējušiem, bet maniem tā kā atziņām par šo jautājumu, kas man patīk, tas bija arī pluss salīdzinoši. Es sev vairāk ar tā kā introverts, kāpēc man liekas, varbūt vērtspapīri ir tādi pievilcīgāki. Otrs, kas man liekas pievilcīgi vērtspapīros, ir tāda nosacīta, bet tomēr kapitāla kapitāla eksports, imports, ka tu tā kā nevis dari kaut kādu uzņēmējdarbību, ko patērē tepat vietēji, un tu vienkārši apgroz to naudu, mūsu latviešu bāliņi to maksā īri, tu viņu atkal iztērē, un tu atkal vienkārši tas viss, bet tomēr šeit ir tā kā teorētiski, ja tu dari prasmīgi starptautiskajos akciju tirgos, tu tā kā teorētiski iepludini Latvijā kapitālu no ārzemēm, kaut kādā brīdī, kas pirmajā brīdī izved ārā. Sākumā tu uzliec uz risku visu, ka tas viss aizies no Latvijas, bet eventuāli pieņemot, ka tu dari visu labi un gudri, teorētiski tu padara Latviju bišķi turīgāk, kas man liekas ļoti tāds seksīgs tāds arguments, kāpēc varētu to darīt. Bet pie nekustamā īpašuma tādiem nepopulāriem argumentiem, ja iedomājas tādas episkas situācijas, kaut kāds, energo krīze pasaulē, ka tur, serverus sāk slēgt ciet, vai tur, kaut kāds kara darbība, vai kaut kāds fundamentāls varas pārdales, kur teorētiski es vismaz ļaunākos murgos varu iedomāties situāciju, ka tur tās akcijas un bīržas un viss tur tā diezgan sūdīgi performē. Tas iedomājas, ja tev ir savs nekustamais īpašums, tad, un pieņemsim, vairs nepastāv tur valūtas vai eiro vai kaut kas, tad tu teorētiski var izīrēt savu dzīvokli pret barterā pret pārtiku, piemēram, vai kaut ko tādu. Respektīvi, tas ir tā fiziski. Ja tu vari enforcot savas īpašuma tiesības. Ja tu vari pastāv visi pie durvīm. Tev vajag zemes grāmatu izprintētai, jābūt ir, bet visādi citādi, tas labāk mums par zemes grāmatu, bet tas arī ar akcijām, tas pats tas īpašuma tiesības ir tas super liels jautājums. Un tad tomēr tev ir kaut kāda fiziska lieta, kur sliktāk tu pats vari dzīvot, tu vari viņu izīrēt pret kartupeļiem, piemēram, un attiecīgi tas fiziskais faktors drošības ziņā, kas arī 24. gadā ir super tāpat aktuāls ir. Tas nepopulārās manas atziņas par šiem abiem aktīvu veidiem. Jā, es lieku kaut kopā, liekas tiešām, ka tas viens dzīvoklis, viņš tiešām tevi nesāpinās, jebkurā gadījumā, ja dienas beigās tu tur var ievākties dzīvot, ja tev kaut kas aiziet greizi. Un ja tev būs divi, tev būs par diviem vairāk, kas ražos naudu, ko ielikt akcijās, un tas vispār viens otru neizslēdz. Jā. Mums ir iztecējis laiks, lai gan es vēl gribētu to gan par obligācijām paprasīt, gan daudz ko citu. Kas ar citu varbūt var pavisam īsi par obligācijām. Jā, tas īstenībā vēl laiciņu atkal tie paši kaut kādi cik gadus atpakaļ, tas īstenībā nebija normāli un cilvēkam īpaši pieejams. Tas, ka daudzas obligācijas laida privātajās emisijās, kur minimālais solis bija 100,000. Un lai tu sataisītu kaut cik diversificētu obligāciju portfelīti, 5 tas pat nav īsti vēl līdz galam diversifikācija, drīzāk 10, 20 tām obligācijām jābūt. Līdz ar to agrāk bija tā, ka ja tev nav miljoni vai tu negribi ņemt īpaši liels risks, tas obligācijas tev vienkārši nebija pieejamas. Atkal tas ir mainījies pēdējā laikā. Un tas, ko šobrīd diezgan daudz arī investori dara, viņi vienkārši būvē naudas plūsmas portfeļus, tur, kur tev ir 8, 10, 12% ienesīgumi obligācijām, un tu arī jau pat tajā pašā Baltijā var diezgan plašu diversifikāciju sataisīt, un pa minimālajiem soļiem bieži vien 1000 eiro, citur pat 100 ir, bet
100 komisiju dēļ no jēga darīt, bet attiecīgi, piemēram, tur 25,000 vai pat 50,000 portfeli var salikt diezgan plaši pa dažādām obligācijām, gan tur nebanka kreditētāji, ražojošie uzņēmumi, viss kaut kas ir. Tā kā obligācija ETF, jā? Nē, pats vienkārši, Baltijas, runājot tieši par Baltijas obligācijām, jā, un tad individuāliem uzņēmumiem principā aizdot naudu, ja tas arī nav. Nekas nav garantēts, ja, un tām visām likmēm ir savi iemesli, kāpēc viņas tādas ir. Ja, bet pēc būtības tas ir vēl viens veids, kā, ja skatās uz nekustamību kādas naudas plūsmas, teiksim, to biznesu, ja, tad šis arī ir vēl viens veids. Ja tu aizdod naudas ar obligācijām, tad mēs viens no pirmajiem, ja tad ir tiešām tas uzņēmums bankrotē, kuriem to naudu mēģinās atgriezt. Nevienmēr ļoti atkarīgs no kapitāla struktūras. Ar obligācijām īstenībā ir tā, ka tas ir vēl mazāk izplatīts, tāpēc, ka tur ir vēl citādāk tā visa domāšana, kā viņa ir uzbūvēta, kur viņš ir kapitāla struktūrā, jā, viņas ir obligācijas ir gandrīz, var teikt, vienmēr ir pirms akcijām, attiecīgi, ja uzņēmums bankrotē, tad akcionāri paliek paši pēdējie, bet obligācijām arī viņas var būt nodrošināts, nenodrošināts, tur bankām var būt subordinētās un tādas, kuras var konvertēt kapitālā, un viss kaut kas tur var būt, bet tur citi mehānismi ir obligācijām, tomēr tev, kas ir maksimālais, ko tu vari dabūt? Maksimālais tu vari dabūt absolūtos procentus. Tādā gadījumā tu vari zaudēt visu. To tev apsaic nav, bet tev svarīgākais ir novērtēt uzņēmumu maksāt spēju un to, kā viņš spēs nākotnē darboties un vai potenciāli tajā laikā, kad viņam tās obligācijas būs jāatdod, viņš spēs refinansēt. Un tad atkal tev ieslēdzas kaut kāda tirgus prognozēšanas mehānismi vai pašam tur uzņēmumam. Ja jau ir Baltika varēja, tad jau... Mēs esam viena tāda ļoti neveiksmīga darījuma attālumā, lai pieņemsim obligāciju tirgus gandrīz apstātos. Un arī vispār darījumi kā tādi. Ja notiek viens kaut kāds liels, neizdevies darījums vai defaults vai kaut kāds, pat globāli, ja nerunājam par lokāliem, bet globāli notiek kaut kāds liels finanšu satricinājums, un tas viss var iesaldēties tā, ka uzreiz viss pilnībā. Jā. Savus varbūt sabiedrējām nedaudz cilvēkus par Ellas īrniekiem. Es savus 2 centus par mūsu pieredzi, kā no viņiem izvairīties, un kur senāk pats kā aģents strādājot, un arī personīgi zinot, kā lietas notiek, varu pastāstīt, ka tam ir lielisks risinājums. Pasties, kāda ir dzīvokļa īres cena un nevis pieliec 50 eiro klāt, bet noņem 20 nost, uztaisīja 7 cilvēku rindu, visi atnāk un izvēlēs labāko, jo bieži vien izīrēt savu dzīvokli, tas ir normāli, tev gribās lielāko īres maksu, lai tev tas procents ienesīgumi izstās baigi labi. Manuprāt, daudz labāka taktika ir nedaudz palaist uz leju, dabūt pieprasījuma rindu un kārtīgi izpētot katru izvēlēties un neņemt pirmo, kurš ir gatavs pa dārgo īrēt. Tā kā tas... Turētnī ienesīgumu arī skatoties dīkstāves periodus, un ar šādiem īrniekiem viņi būs īsāki, tev būs mazāk amortizācija tēriņa, līdz ar to tu vari palaist drusku īres maksu uz leju, un būs viss kārtībā. Plus viņi to risku, tas ir apdrošināts risks. Īrnieku sagādātās likstas, man liekas, par lielāku naudiņu var arī finansiālo risku apdrošināt, tā kā nav ko baidīties. Kas par... Baidīties nevajag vispār, jāriskē, bez riskēšanas nevar neko arī nopelnīt. Baidīšanās, tad tur nav ne akcijas, ne nekstamies, tad tur ir cits lietas, tad tur ir savādāk. Bez bailēm, kas par ieplago investoru klubu lūdzu? Jā, par akcijām, it īpaši Baltijas akcijām ir jāiet lasīt uz investoru.lv. Es arī nekaunēšos teikt, ka, manuprāt, mēs esam vienīgā vieta, kur latviski var par šo vairāk uzzināt nekā tikai biržas paziņojumu vai preses relīžu apmērā. Cilvēciskā valodā, tagad saprot, ko tas nozīmē. Un tur jau visu pārējo atradīsiet. Starp citu, mums tā tieši ir vasaras lasīšanas piedāvājums. Es zinu, ka šis iznāks, bet mums ir 3 eiro uz 2 mēnešiem var noabonēt. Jā, izklausās pēc ļoti laba dīla. Ok, milzīgs paldies, kas par atnāca, sekojam investoru klubam, arī investoru klubu podkastam un investējam saprātīgi, bet esam optimisti. Protams. Tieši tā. Paldies. Paldies. Čau.